Ierakstu, ja? Jā. Sveicināti visi! Lūks, tas ir precīzi 5:06. Un tad es gribu ar jums sasveicināties. Labdien, labvakar, vai sveicināti, kā kurš jūtās. Bet jebkurā gadījumā ik viena dāma, ik viens kungs, ja tāds ir, vai ik viens, jebkurš, kas ir pieslēdzies, sveicināti, prieks jūs redzēt šī atvērtajā lekcijā, vai arī tā, ka jūs klausāties šo ierakstu. Vispirms vēlos pateikt lielu paldies Jelgavas Zonta klubam par šīs lekcijas organizēšanu, un jo īpaši Annai Vinterei, kas ir Erasmus Plus projekta sadarbības izpratnes vairošana par vardarbību pret sievieti koordinatorei, un kas man deva šo iespēju būt starp šīm citām, kas vēl būs tikai pēc manas brīnišķīgajām lektorēm, kuras mēs dalāmies ar savām zināšanām, pieredzi un redzējumu par konkrēto tēmu. Nu, lūk. Es jums laikam sākšu ar to, ka vispirms vēlos aprakstīt vienu situāciju. Sirds sitās kā negudra, seja un kakls piesarkuši, rokas un arī kājas mazliet trīc, mute stīva un liekas, ka nevienu vārdu vairs nevaru pateikt. Sajūta, ka neko vairs neatceros, neko vairs nezinu. Un šķiet, ka vajadzētu bēgt, un jo ātrāk, jo labāk. Labi, paiet brītiņš. Šķiet, ka sastingstu, jo mani dursta daudzi acu skatieni. Pati nezinu, kur vērst šo skatienu. Sazņaudzu līdz paņemt to lapiņu, uz kuras man ir kaut kas pierakstīts. Sāku ātri bērt savu sakāmo, balstiņa trīc, mute pilnīgi izskalst. Un tad pēkšņi vēl aizmirstu, ko gribēju teikt. Galvā tāds tukšums iestājas un pilnīgi ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Tad mēģinu kaut kā neveikli, tur aizpildīju šo pauzīti, kaut ko nomurmulējot zem deguna. Līdz beidzot saprotu, ko gribēju pateikt, un tad varu turpināt. Nu, un tad gan bliežu kā no ložmetē, ko gribu pateikt, līdz pasaku visu sakāmo. Viss pateicu, veikli atvedos un žikli pazūdu no visu acu skatieniem. Esat kaut ko līdzīgi piedzīvojuši? Varbūt esat sastapuši kādu cilvēku, kam ir līdzīga situācija bijusi, un viņš prasīs, paklau, ko lai dara šitā situāciju. Un viņš tad lūdz jūsu padomu, ko jūs tad esat ieteikuši? Īstenībā šis aprakstīns, ko es jums tikko mēģināju iezīmēt, ir par mani. Tas ir es pirms apmēram 20 gadiem, kad kļuvu par pasniedzēju Latvijas Lauksaimniecības universitātē, un man bija jāiet auditorijas priekšā, kur bija neklātnieks, apmēram 60 studenti, un it kā es visu zināju, kas man jādara un ko es gribu pateikt, bet tā sajūta, ka uz tevi skatās un no tevis gaida, un ka tev ir jārunā, un tu esi tomēr, kā es pati uztveru, pasniedzējs, kurš attiecīgi ir godājams un zinošs, tā sajūta ir vienkārši neaprakstāma, emociju pilna, un nezinu pilnīgi, kā to risināt. Būtībā, ja tas nedaudz kaut kādā šķautnē ir par jums, tad šī publiskā lekcija, kuras nosaukums publiskā runa, jums ir derīga, noderīga un lietojama jūsu dzīvē. Un būtībā, ko lai saka, šī aprakstītā situācija ir būtībā tāda, ka varbūt laiks ir pagājis, bet viņa aktuāla joprojām arī man. Un tā, ka man tika piedāvāt iespēju šo tēmu apskatīt, kaut arī es jau par šiem 20 gadiem lasījusi ļoti daudz lekcijas, uzstājusies, ieskatot edekšu runu pilnīgi, tas norunājusi. Man joprojām ir bijusi interese par vairākiem aspektiem saistībā ar uzstāšanos, ar runas teikšanu, un tāpēc es ļoti lielu interesi apkopoju dažādu avotu informāciju, uzzināju šīs tēmas guru, un no viņiem attiecīgi paņēmu tos domgraudus, ar kuriem tad labprāt ar jums dalīšos, lai jums arī nodara. Noteikti, ka noderēs. Nu jā, tad nedaudz par mani pašu. Mani sauc Ilga Gidrovica. Es esmu no Jelgavas Zonta kluba, biedre, viceprezidents šobrīd, un daļu no sava brīvā laika veltu, lai stiprinātu šo Zonta kustību. Ja profesionāli skatāmies, tas esmu inženierzinātņu doktora pārtikas zinībās, un mana profesionālā darbība būtībā ar šos iepriekšējos 20 gadus saistīta bijusi ar universitāti, ar zinātni,
ar lekciju lasīšanu studentiem, ar uzstāšanos dažādu publiku priekšā, prezentējot savus pētījumu rezultātus. Bet pēdējos gadus manus domas un pētījumus un darbošanos piesaistījuši ilgspējas jautājums. Tad es esmu veidojusi kaut ko tādu, ko es kā cilvēks varu dot sociumam, lai atrisinātu kādu no šiem jautājumiem. Viena tāda no tādām ilgspējīgām lietām varētu būt alternatīva oboltumvielu avoti. Un tad es esmu tā zinātniece pirmā Latvijā, kas uzsāka tieši šī temata, kas saistās ar alternatīviem oboltumvielu avotiem no kukaiņiem pētīšanu. Un turpinu joprojām un meklēt dažādas interesantas risinājumus. Vēl es esmu izveidojis zīmolu Green Attitude, kur arī, ar kuru tad veicu izglītojošu un pētniecisko funkciju, darbošanos, un tur man ļoti nepieciešama komunikācija un tieši uzstāšanās un šīs savas ziņas, savu vēstījumu nodošanas līdz publikai, tieši tādā veidā, kā tas būtu vislabāk, lai viņi uztvertu, saprastu un mēs sasniegtu kādu iecerēto mērķi. Vadu arī kādas meistarklases par veselīgu produktu gatavošanu un trendīgiem ēdieniem. Būtībā šis man ir tiešām tāds mērķtiecīgi tāds izvēlēts temats, kuru es varu papildināt savu darbošanos. Un es esmu pagodināta būt ar jums, un tad sākam. Lūk, ko tad šodien mēs parunāsim? Ko es esmu tad apkopojis, kas man liekas zināšanas vērts? Informācijas ļoti daudz plašajos informatīvajos tīklos. Bet šeit tieši, ko es jums ļoti veikliem soļiem, tādu esenciju tas izvilkusi, būs par sekojošo. Tagad teoretiskais tāds kā apskats, kur būs, ko tad būtībā ar sevi ietver tā uzstāšanās, publiskā runa, kā tad viņi būtu visplašāk veidoti, kas tad būtu tādi elementi, lai tā runa nebūtu tāda nedzīva vai pārāk formāla, vai pārāk sausta, vai tā iemidzinoša, vai kāds tādāk nepārāk izdevusies. Un tad dažādi šie daļrunīgie elementi no mūsu ķermeņa, ko mēs attiecīgi stāstām vēl bez tā, kas nāk mums no mutes verbālā veidā. Un tad attiecīgi varbūt tas viss saliks vienā tādā veiksmes formulā, zelta formulā, kam tad būtu jābūt, lai būtu tas labākais rezultāts konkrētā situācijā. Padarbosimies arī tīri praktiski tiem, kas ir atnākuši. Es ļoti priecājos, vismaz kāds šī brīdī ir klāt. Tas nozīmē, ka mums būs iespēja komunikāciju veidot un kopā pamesģīsim mēli, elposim tā, lai varētu labi runāt, un runāsim, lai celtu pašapziņu un labi justos, kad to runu sakām. Tas ir tas, kas šodien šovakar, jāsaka, sagaida jūs un mani kopā. Ko? Publiskā runa, faktiski, loģiski, tā ir viena no runas formām, un to runas formu ir patiesībā pietiekoši daudz, un cilvēks savā starpā komunicē ik brīdi, vai ne, bet, protams, tieši tie runas veidi, kur to saka un kam to saka, kādā laikā, viņi, protams, atšķirās. Lūk, un publiskās runas veidi tiešām var būt dažādi. Tas var būt sākot ar referātu, piemēram, vai tur vienkārši īstu uzrunu, tas kāds apsveikums, tur pasākumu atklāšana, vai ārkārtas kāds gadījums, tur būtu, nezinu, tur sēru runa, vai jubilejas runa, vai kāda aizstāvība, apsūdzība, aģitācija, politiskā kāda runa, vai pārskatu ziņojums būtībā līdz pat ļoti, ļoti garai, līdz īsai, tad gradācija ļoti, ļoti atšķirīga. Un būtībā tas saistīts ar to publiku, kādu jūs sagaida, mērķa auditoriju, kam to jūs sakāt, tad attiecīgi veidoja šī dažādā runa. Bet ir jāsaprot viens, ka jebkāda runa būtībā ir tāds matemātiski nogrieznis, kuram ir vienmēr kāds sākums un kādas beigas. Tā nav vienkārši parunāšanās, ja pļāpāšana, kā mēs sakām. Ja mēs taisām, teiksim, es arī šoreiz gatavoju, man ir es esmu tagad tikko iestartējis savu sākumu, un es zinu, kas man vēl būs šajā runā līdz pat beigās, ko es sasniegšu. Tas viss ir apdomāts, pārdomāts ar savu ziņu, kas būtu man jānodot konkrēti šajā gadījumā jūs, kas esat klāt. Lūk. Un katrai runai būtībā ir ļoti svarīgi, lai arī viņa nogriezas, viņa jābūt kopa vienojošiem vienam elementam, kas ir tas galvenais vēstījums, ja galvenais mērķis, ko jūs gribat ar šo runu nodot. Man šobrīd ir mērķis pastāstīt par publisko runu, par runas veidošanu. Tas mērķis, ka šī gadījumā nāks dažādi citādi elementi vēl, lai to visu jums nodot varētu, bet viens ir tas galvenais vēstījums. Un tas viss pārējais būs tikai tas, ko stiprinās to manu vēstījumu. Un tiešām tēma ir plaša, bet viņa būs manā subjektīvā.
redzējumā, izpildījumā un no manas redzējuma perspektīva punkta. Un ar tādu domu, ka varbūt ka tāds mums tieši dara. Un vispār publiskās runas uzdevums ir klausītājiem mērķtiecīgi nodot šo te konkrēto runu. Tas nav vienkārši kaut ko runāt. Jā. Tur ir tiešām ieliek konkrētas lietas, ko grib pateikt. Tā kā es tikko pateicu, kur man ir konkrēti, kur lūk, šis ir saturs un plāns, ko es ar jums vēlos pārunāt. Bet pirms šīs te runas, jebkuras, ko jūs veidojat, vienalga ir jāatbild uz 3 svarīgiem jautājumiem. Ko es gribu pateikt? Tālāk, kam konkrēta runa būs domāta, jeb kas tā ir tā mērķa auditorija. Un 3. Ir kaut kāds varbūt formāts, kā man būtu vislabāk to runu nodoti. Tas jebkurā gadījumā, pirms es kaut ko sāku, ja uz šiem es atbildu, tad viss ir kārtībā. Lūk, tad, bet pirms šīs te runas veidošanas, kad atbild uz šiem jautājumiem, būtībā ir ļoti svarīgi ievākt pietiekami daudz informācijas, lai tā runa, tas stāstījums būtu maksimāli veiksmīgs. Un tad ievākt šo informāciju sekojoši. Pirmais, vienkārši definē šo te nosaukumu. Kas tas ir pa pasākumu? Kam es to saku? Vai tas būs bērnu dārzam, vai tas būs skolē, vai tas būs tiekoties ar ministru prezidentu, vai vēl kāds būtībā, un tad arī konkrēts, tad redzams jau no tā daudz, kas būs, kā tālāk notiksies tas viss. Tad, protams, zem tā apakšā būs arī manas uzstāšanās nosaukums. Kāds tieši ir mana publiskā runa šobrīd ir. Tad es mazliet padzeršos. Jā. Tad nākošais, kas būtu jāsaka, kad tieši tad notiek šī runa? Kad, kur, cik ilgi tas notiks tas pasākums, kurā tad attiecīgi man būs jāsniedz runa, vai arī kāds vispār ir tas galvenais mērķis tam pasākumam, jo to dažādās rakursā var pasniegt to pašu informāciju. Un varbūt, ka man tiešām ir jāspasaka tā vai citādi, vienkārši tādā balsī vai tādā formātā vai tādā izskatā, tā arī ir. Un tas ļoti svarīgi. Varētu būt lielākos pasākumus arī ļoti svarīgi, varbūt, ka ir jābūt kaut kādai sadarbībai, varbūt, ka kāds šo pasākumu vada. Šodien, šī gadījumā, es pati runāju, pati arī to vadu, un tad tas pavisam vienkārši. Bet citkārt, kad ir daudz runātāju, tad attiecīgi arī šo ir jānoskaidro, kā tas notiekās. Tad, tā saka, arī nozīmē arī telpai, kur tas notieks, jo arī tad gan es sagatavojos mentāli, gan arī praktiski, vai šī gadījumā, jā, ka mēs tiekamies attālināti, zūmāts ar datoru, tad es attiecīgi sagatavoju savu telpu, radu atbilstošu atmosfēru, kādus vēlētos, lai mans runas laikā būtu, vai arī attiecīgi uzzinu, kāda būs tur, lai es attiecīgi varētu adaptēties un kaut ko varbūt paņemt līdzi. Tas tā kā loģiski, vai ne? Tad, protams, ļoti vērtīgi zināt, vai arī kā citi runātāji ir šajā pasākumā, kas runās. Tad ir ļoti labi sasaistīt, teiksim, atsaukties varbūt uz iepriekšēju runātāju, tas tādu harmoniju veido. Un arī varbūt tas varētu kaut kādā veidā palīdzēt manai runai, saprast, varbūt, ka viņi jau kaut ko pateikuši būs, un lai es neatkārtojos, vai pretēji, ko es varētu papildināt tieši tam citam runātājam, vai ievadīt kādu sākumu tam nākošām runātājam. Tas, attiecīgi, arī, protams, cik viņš ilga, kuram mums tas veltītais laiks būtu. Un, protams, ja ir tie daudz runātāji, tad es gribu saprast, kādā tad konkrētajā pulksteņa laikā vai pēc kaut kādā secībā, man tad attiecīgi tas visam ir nozīme, lai būtu harmoniski, bez papildus stresa un kā saka, patīkami būtībā. Tad nākošais, cik daudz man atvēlēts laika? Teiksim, šī gadījumā es arī gribu zināt, vai man šī runa jāveido ir tikai kaut kādas pāris minūtes, kad es pasaku, jā, mums projekts, mums ir šāda temats, ļoti interesants, un uz redzēšanos tikai kā šī informatīvi pasaku, ka mums tādas temats tiek apskatīti šajā projektā, vai arī man ir jau mazliet garāk kaut kādi galvenais secinājumi, kas varētu būt 15 minūšu garumā, vai arī man kā šovakar ir dots iespēja pavisam plaši šo te klāstu veikt attiecīgi par šo konkrēto tēmu. Tas arī ļoti nozīmīgi ir. Protams, svarīgi ir, kāda būs auditorija. Es arī šodien, piemēram, rēķinos, ka man mazie bērni nebūs. Tas nozīmē, ka man nav jādomā par terminu izvēli, ka man būs ļoti kompetenti, zinošas, galvenokārt sievietes, es šodien saprotu, vai arī varbūt pasīsies kādi kungi, kam, attiecīgi, varbūt šīs temata var pietiekoši interesanta. Tad atbilstoši šajā formātā, kāda auditorija, es arī, attiecīgi, varu runāt un attiecīgi, ļoti vērtīgi tas ir. Protams, tad ļoti liela nozīme ir arī tam, kāds ir apmeklētāja mērķis.
Es esmu pateicīga Zonta klubam, Zontām, kas atbalsta man. Viņām šobrīd atbalsts noteikti, teiks, man tas varētu būt viens no viņu mērķiem, kāpēc viņas ir šī lekcijā. Bet varbūt arī kāds vēl mērķi tam papildus arī. Teiksim, pagājušajā nedēļas lasīju lekciju par saviem pētījumiem kukainiekiem pārtikā, un tas bija uzaicinājums uz pedagogu kvalifikācijas celšanas kursiem. Un šeit viens jau bija, protams, viņiem ir interesanti, bet otrs, viņu interese piedalīties kopumā tajā 2 dienu pasākumā bija, tāpēc, ka viņiem vajadzēja savākt šīs konkrētās stundas priekš savas kvalifikācijas celšanas. Un tad, kā viņi spējās, brīvprātīgi piespiedu kārtā viņi apmeklē to pasākumu. Tā kā redzēt, un arī tas no tā atkarīgs ir tā, cik tā auditorija būs uzņemoša vai nebūs uzņemoša šīs informācijas. Un, protams, kāds ir noskaņojums auditorijai? Jūs tagad šobrīd arī esat pēc darba, iespējams pietiekoši noguruši, gribat tā slāpināties, tas nozīmē, ka, ja es tagad sāktu stāstīt zinātniski un dziļi smagām formulām, tas varētu būt apgrūtinoši, un jūs diezgan ātri varētu būt, ka gribētu atvadīties no šīs lekcijas. Ka jums būtībā varbūt arī zināms atslābums, jūs varbūt tikko paēdāt vakar, jūs tādu mieriņu pārņem, ka jūs tā gribat tomēr tā harmoniski, cilvēcīgi ar jums parunā, nevis bliež un kaut kādas ļoti tādas smagas lietas iekšā, vai jums liek tur nepārtraukti kaut ko aktīvi darīt, ka jūs esat jau tāpat noguruši. Tam ir milzīga nozīme, kādā jūs esat šobrīd uzskaņu un kad notiek manējā runāšana par jums. Tad, protams, man kā runātām ļoti svarīgi, vai man būs pēc tam iespēja diskutēt ar jums, vai jūs vēlēsieties ar mani diskutēt. Tad atbilstoši tam sagatavoties, un kāda varētu būt arī jūsu jautājumi. Tā kā es arī par to apdomāt, ja es runāju par šo tematu, kas varētu to auditoriju interesēt. Es pastāstu vienu, bet es esmu gatava runāt vēl plašāk. Es vēl papildus palasu, pameklēju informāciju, jo es zinu, ka cilvēcīgi, jo man liekas, cik ir, es pastāstīšu tik es varēšu, bet potenciāli, ka varētu būt kas vairāk par mani interesēs. Pārsakot, tad, kad šo informāciju savāc, tas jau ir pamats, lai taptu jūsējā runa, jebkura. Tāpat arī tas tāpat tieši ar manējumu. Runa, tā tas viss notiekās. Un tagad par pašu runas izveidi. Faktiski ik viens runātājs, kurš piekrīt teikt runu, viņš tiecas uz pašu savu ideālāko runu tajā brīdī. Viņš grib labi runāt, labi vien ideālāku, un nav svarīgi būt obligāti ideālākiem, bet maksimāli labāk to izveidot. Un tad atkal, kā pirmais, lai būtu šī runa laba, tad ir ļoti svarīgi atkal uz tiem 2 jautājumiem atbildēt, ko es gribu pateikt, respektīvi kāds ir mans mērķis, galvenais vēstījums šai runai, un kam tad es tieši to gatavoju. Lūk, un tad būtībā, jebkurā gadījumā, ja es kā runātājs esmu arī piekritus, tas nozīmē, ka man vajag par to stāstīt pārliecinoši, nozīmē, ka man jābūt pietiekoši kompetentai, jo orators Cicerons, slavenais izcilais Romas orators teicis, ka būtībā galvenie uzdevumi ir sekojoši. Pārliecinoši runāt par konkrēto tēmu, dāvāt estētisku baudījumu, nodrošināt atmosfēru, atbilstoši cieņpilni pret publiku sakopties, un ar savu vēstījumu kaut kādā veidā varbūt mēģināt ietekmēt publiku, respektīvi, vai budināt viņai padomāt vai rīkoties, iedvesmot. Tie galvenie uzdevumi runātājiem ar savas runas teikšanu. Lūk, un, protams, vienmēr jāpatur prātā, ka, lai teiktu runu, jābūt ir pietiekoši kompetentam, protams. Un veiksmīgāk ir tie runātāji, kas ir populāri pēc būtības, tos labāk uzklausa. Es pieņemu, ka arī jums tā patīk tāda cilvēks, kurš šis zināms cilvēks, ko viņš man labi pateiks. Šī gaisotne ļoti nozīmīga. Patīk, ka ar klausītājiem tiek veidots kontakts, un viņš ir pozitīvs un piedāvā vēl uzslavējošs, ka pasaka labus vārdus, visi esam cilvēki, visiem patīk tīri cilvēcīgi, lai labais plūst abos virzienos. Un sevišķi, ja man ir šobrīd vārds, kas mums var pateikt, jūs esat lieliski, ka jūs šodien atnācāt uz šo lekciju. Paldies jums par to. Sirds tā arī šobrīd tā domāju par jums, tā kā tiešām paldies. Jā, un vēl viennozīmīgi ir ļoti labi, ja ir arī kaut kas mums vienojošs. Šī gadījumā mūsu zontas, kas darbojas šī projektā, mūs vieno, ka mēs esam zontas un ka mēs gribam veikt šo mērķi, lai darītu pasauli labāk un cīnītos pret pārdarbību un veidojam šādus materiālus, kas ir izmantojami gan mums pašām, gan, protams, citām sievietēm, kurām ir šis aktuāli. Tas mūs tā kā vieno. Un ne tikai tas, bet ar jebkuru publiku atrast kaut kādu. Vai mēs esam visi latvieši, vai mēs esam visas sievietes, vai mēs esam visi, kam ļoti patīk ziedi, un tām līdzīgi, protams. Jā, un, protams, kā es teicu, lai cienot publiku, arī, kā saka, runātājiem jābūt ir atbilstoši pašam sakoptam un izskatā attiecīgajā. Ja par to runa nav interese, klausītāji neklausās, tad kaut kādas ir, protams, kaut kāda iemesla tam viennozīmīgi ir. Viens no tiem, protams, ka nav interese, šitā tēma tomēr man neinteresē, un tad sākas
telefonu skatīšanās, jā, tad vai kā citi varbūt novirzoši faktori. Arī atvainojos, ja jums gadījumā interesi novirza mans sunītis, kurš man tepat blakus ir guļ, bet tā kā es esmu pie sevis mājās un man ģimene kaut kad var atgriezties, un tad sunītis, protams, uz to rēģē, viņa sveicinās. Tā, tas tā kā varētu būt, ka uzmanību novirzīs no mana teiktā, bet, es to rēģēšu, attiecīgi iepauzējot. Jā, varbūt tikpat labi, ja tā runa, kā saka, jums neliekas patīk, varbūt jums nepatīk runātāja runas maniere, varbūt viņš ir pārāk familiārs, tas cilvēks, kas ar jums runā, tas runātājs. Varbūt jums nepatīk, ka par daudz, nezinu, enerģisks, par daudz žestikulē vai par daudz kaut ko citu dara, kas, varbūt jūsu vērtības sistēmā nav īsti pieņemams. Ja? Un vēl viennozīmīgi ir svarīgi veidot kontaktu, acu kontaktu. Ja mēs būtu klātienē, tad es apskatītu jūs, respektīvi tas, kas būtu apkārt, jo tam arī ir milzīga nozīme, lai būtu veiksmīga šī te mūsu komunikācija. Un par pašu to runas uzbūvi tad būtu jāparunā. Kā tad tā runa veidojas, jo tīri tehniski pie tā visa var pieiet. Jā, mēs tagad esam definējuši šo te savu ideju, attiecīgi, zinām, savu mērķu auditoriju, bet tagad tehniskā puse šim te visam viennozīmīgi. Un tā ir jāveido tiešām ar pārdomātu struktūru, ar tādu domu, ka tad tikai mana publika vislabāk uztver šo visu. Ja viņi vienkārši būs pašplūsmā, tad tur visādi var aizspēlēt, tas uz kuru pusi tas, un tad pilnīgi, ja mēs sākam ar publisku, varam runāt beigās par zaķīšiem un kaķīšiem, un tas šorien nav mēķis gluži. Es jau, protams, te vulgarizēju, bet, tas tāda doma, ka labāk jūs saprast to manējo ieceru, ko es gribu pateikt, cik liela nozīme ir struktūrai. Un būtībā viņi ir klasiski veidota no 3 lieliem blokiem, kas ir ievads, iztirzājums, nobeigums, kas ir no sākuma līdz beigām šī nogriezienī, jābūt tiem blokiem. Bloku lielums, protams, atšķiras attiecībā no runas. Loģiski parasti vislielākais ir tas iztirzājuma daļa, un iespējams, ka mazāka varētu būt nobeigums, bet tas ir atkarīgs no tematas, no konkrētās situācijas, un ļoti var variēt. Bet katrā ziņā galvenā doma ir tāda, ka viņai ir šī struktūra, pie kuras būtu jāturās, un kura ir ļoti veiksmīga, un kura ļoti labi palīdz uztvert to runu pēc būtības. Un katrs šis lielais bloks, viņš vēl var sastāvēt no sīkākiem blokiem, kurā ietver dažādi šie runas elementi, kas to runu padara interesantu, lai būtu nevis tā, ka blā, 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 lekcija, un tur jau tuliņ iemikšu saldām iedziņā. Tur, attiecīgi, visu, ko var variet, un to būtu jādarbojas. Es šo tēmu pētot, tik daudz ko interesantu uzzināt, es jums padalīšos priekšu, kā var papildināt tieši, tas ir tāds šitāds, bet tas bija šis priekšbos. Jā, bet būtībā vislielāko veiksmi nosaka, kāds ir tas sākums un nobeigums. Jo tas ir, vai tas klausītājs klausīsies, vai arī, attiecīgi, viņš paliks par mani nepārāk labās domās, ja es nobeigumu nebūšu pietiekoši izdomājis. Jo arī tas fakts, ka cilvēkiem visasākā uztver, ka viņš tikko sāk klausīties, un arī tā, ka noslēgumā viņš pat paņem līdz to, kas bija kā pēdējais. Tīri cilvēciski, tīri fizioloģiski tā vienkārši notiek. Tāpēc tajā sākuma blokā un tajā beigu blokā ir ļoti svarīgi ielikt īpašu uzmanību, gatavojot konkrēto runu, jo viņi vislabāk iesvedīsies klausītājiem atmiņā. Un arī jūs panāksiet lielāko efektu, ja jūs gribat tiešām, lai tas sasniedz jūsu klausītāju, tad tur ir tās vietiņas, kur jāliek, lai tas paliek dzīvot tālāk pēc jūsu runas. Jā, bet būtībā tur vajag maksimāli veidot, lai viņi tāda dažāda, palaik nav, ka tikai viens monotonais, tāpēc ir tie dažādi elementi. Un starp šiem blokiem, kas ir veidojas, tur tas ievads, iztirzājums, nobeigums, arī tam klausītājiem jājūt atšķirības. Bet, tagad mēs esam ievadā, tagad atkal kaut kāds cits elements, un atkal samainām. Tad vienkārši atkal tā kā pārstartējas arī klausītājs, un attiecīgi tā runa, tad attiecīgi veiksmīgi var virznīties. Būtībā tā runa, ka tādi amerikāņu kalniņi, tad tur tāds fokus, tad viņš tā kā atslāvums, tad atkal fokus, un to runātājs mēģina veidot, lai tam klausītājiem būtu interesanti. Bet tā galvenā doma, ka runa sāk ar kaut ko tādu neparastu vai kaut ko tādu, kas liek, teiksim, padomāt, pārdomāt, apdomāt, par to, ko es teikšu, pastāstīšu. Pēc tam seko tā kulminācija, tā galvenā informatīvā daļa varbūt, kur nāk. Un pēc tam tāda jau nomierināšana, atsildīšana, ka jau saprot, ka jau tuvojas fināls. Līdz beigās pasaku vārdiņu paldies, runa ir beigusies. Es arī jums beigās noteikti tāpat teikšu vārdiņu paldies, kad es būšu pateikšu sakāmo savu. Lūk, bet par to runas uzbūvi, kā es teicu, ka viņi sastāv no 3 galvenajiem blokiem. Un tad būtībā saskaņā tieši ar šiem pētījumiem cilvēku psiholoģijas un apziņas līmeņiem, kas sastāv no šiem 3 blokiem, ja, un pirmais bloks ir ievads, un tā, kā es teicu, viena no pašām svarīgākajām publiskās runas daļām. Jo tad runātājs rada par sevi pirmo iespaidu,
par sevi un par savu tēmu, ko viņš pateiks, un pēc tam to būs ļoti grūti mainīt. Kāda viņa veidosies, tāda arī būs. Un cik es skatījos pēc tiem daudzajiem pētījumiem, faktiski arī vēroju citus, ka daudz runātājs šo vietiņu izlaiž. Viņš uzreiz bliež formulās vai bliež savā informācijā, ko grib dot. Un nav tā iestartēšana, iešūpināšanās, lai cilvēki saprot, tagad mēs esam te, tagad mēs tā darīsim, tagad būs par šo. Viņš tā kā pārslēdzās, teiksim, jūs tikko bijāt darbiņā, domājat par darba lietām, tikko gatavojat vakariņas, tikko turtiecīgi ar ģimeni. Tagad man būs runa, tad es pietiekoši daudz stāstīšu, kas nu būs un ko mēs tagad darīsim. Bet pirms šī te ievada vēl viens svarīgs elements ir sasveicināšanās. Tīri cilvēcīga sasveicināšanās. Jo tad, kad runātājs ir nonācis, jūs priekšā, šiem jābūt ir kā pirmajiem vārdiem, ar ko runātājs vispār sāk savu runu, savu komunikāciju ar publiku. Jo tas nav pašsaprotami. Tas, ka tur citi sasveicinās, nenozīmē, ka es esmu sasveicinājusies. Arī man vispirms jāsaka sveicināti. Vai, ja ir atkarībā, protams, no šī te pasākuma, cik viņš ir formāls, attiecīgi varētu būt uzrunas veids dažāds. Nekļūdīsieties, ja teiksiet vienmēr labdien vai labvakar, un tad sekos dāmas un kungi. Vienmēr sāk ar sieviešu dzimumu, ar sievietēm, ja, ka viņas kā pirmās uzrunā, tad seko kungi. Izņemot gadījumus, ja ir, teiksim, kāds oficiāls pasākums, kur ir zināma hierarhija, tad, protams, dzimumam vairs nav nozīmes, tad sāk pēc hierarhijas ar augstāko cilvēku. Un tad tālāk seko šī ievada daļa, kur ir dažādi šeit runas elementi un, attiecīgi, visa pārējā runa. Nu, un tad, var sakot, ievadā, kam jāprādās? Sasveicinās, īsi iepazīstina ar runātāju, pašais es arī iepazīstināju, kas es esmu, lai saprastu, kas tā par dāmu jūs priekšā kaut ko grib pateikt. Un tad, attiecīgi, runas mērķis, runātāja motivācijas, jūs paskaidro, kāpēc es šo te veidoju runu un kā tas viss radies. Ir paskaidrojums, kādas vispār man tiesības ar jums runāt, ka, es kaut ko tomēr zinu, jā, pietiekoši kompetents cilvēks, lai man būtu tiesības ar jums runāt, lai jūs arī būtu gatavi man uzklausīties. Tad, attiecīgi, pamatojums, arī kāpēc jums tas būtu derīgs? Kāpēc vispār iedzīgi jums dāvāt savu laiku lai klausītos šo lekciju? Tas ļoti svarīgi jums viņu sadzirdēt šajā ievadā. Protams, izklāsts, kas notiksies, respektīvi šī programma, plāns, lai jūs saprastu, ka tiešām tas interesē jūs, vai tiešām varbūt netērēšu laiku. Ja, tad, attiecīgi, varbūt ir kaut kādi nosacījumi, kas jāievēro, teiksim, varbūt kaut kāda, teiksim, kā pirms teātra, pieņemsim, tur, vai kā cita pasākuma, lūdzu izslēdziet mobilos telefonus, vai kā tur ar to fotografēšanu, drīkst vai nedrīkst, vai veikt ierakstus. Varbūt vēl kāds cits jautājums. Respektīvi, to ievadāt, kā saka, definēt tos spēles arī noteikumus un visu šo te informāciju sniedz. Lūk, tad par to ievadu runājot, kā es teicu, jā, tā ir svarīgākā daļa, jo tad klausītājs, tas ir jūs, izlemt vispār klausīties vai neklausīties tālāk šo te runu. Un es kā runātājs savukārt jūs nolieku uz tā ceļa, par ko būs stāsts. Jūs, respektīvi, kā klausītāji, sakoncentrējiet ievadu laikā savu uzmanību, safokusēties, tagad labi klausīšos. Protams, jūs vērtējat to atmosfēru, runātāju, un tad pieņemat to lēmumu, tad vai nu neklausīties. Savukārt man kā runātājam pirms pašas uzstāšanās tās pēdējās minūtes visas sajūtas ir reiz 10, lai kāds būtu pieredzējis runātājs, viņam tomēr no tā mieriņa viņš vienalga kaut kādu triciklīti dabu vai kaut kādu tomēr tādu vieglu satraukumiņu. Tad, protams, tajā ievadā es kā iepazīstinājums ar sevi, ar savu tēmu, un pēc tam arī uzreiz tādu reklāmas žurnīti. Jums jānoklausās. Ir kaut kas interesants, ko man jums pastāstīs. Klausieties, lūdzu mani. Ceļosim tālāk par šo runu. Tā ir tā galvenā doma. Tad, kā es teicu, tas tā intriga, ko es gribu teikt, kas ir svarīgi tieši, lai tas ievads jūs ieinteresētu, lai jūs paliktu šī te runā līdz ar mani. Ir dažādi šie te elementi, kā var runu sākt, lai viņa ieinteresētu klausītāju. Un attiecīgi, šie te dažādie elementi, knifi, kā viņus var nosaukt, kur man uz ekrāna ir salikti, tie galvenie. Viņu īstenībā ir ļoti daudz, bet kādā ziņā šie tie galvenie, un kas ir pārbaudīti, lieliski strādā, un kas man bija patīkams pārsteigums. Pat dažiem es zināju, bet es nezināju, ka viņi nosaucās, ka tieši tā, un tad es par viņiem attiecīgi varētu pastāstīt. Teiksim, klasika, pieņemsim, pauze. Kad es kā runātājs nostājos jūs priekšā, klusēju, mierīgi, rikstīgi, kaut arī man sirds sitās varbūt ļoti strauji un satraukums liels ir. Un es saprotu, ka jau pamazām viss auditorijas cilvēki sāk skatīties uz mani, kas tur notiek, kāpēc klusums, kāpēc nekas nenotiek, pareizāk sakot. Bet tomēr publika nomierinās,
beidz trokšņot, sāk skatīties, klausīties, fokusēt uzmanību uz to vietu, kur ir runātājs. Un tad, attiecīgi, šis varētu būt tāds savākt visu kopā, lai varētu beidzot blēst vaļā savu runu runātājs. Nu, pats vienkāršākais. Tad savukārt, cits varētu būt elements superfrāze. Tā kā es teicu savu TEDx runu, es sāku ar to, ka es paziņoju pirms ienāku pēc sasveicināšanās, es uzturā lietoju kukaiņus. Tā 700 cilvēku publika, liela daļa, tādi, ko viņi pareizi dzirdēja, viņi citi atkal sāk smieties, citi tādi tā kā apjūgti, citi atkal tā kā šokā. Nu, vecākot reakcijas ir dažādākās, bet vecākot tā ir superfrāze, kas sastāv no dažiem vārdiem, 4, 5, kas ir tāda neordināra, tā kā negaidīta. Respektīvi, tas, kas liek sausīties klausītājiem, varbūt pozitīvi, varbūt negatīvi, bet vienalga, galvenais, ka ir fokus uz to runu, uz to runātāju. Un tas paziņojums attiecīgi ļauj runātājiem sākt teikt savu teicienu, jo viņam pieder visa šī uzmanība. Nu, un, teiksim, te var būt visdažādākie varianti. Nu, piemēram, es teicu savu TEDx variantu, bet, teiksim, arī kaut kāds, piemēram, depresija var izraisīt letālas blakus parādības. Nu, cilvēki tādā aizdomājas, vai drošības jostas glābt dzīvības. Nu, un tā tālāk, respektīvi, ar tādu paziņojumu, kas ir saistīts ar manu tēmu, es attiecīgi safokusēju uzmanību un attiecīgi tad var tālāk jau turpināt ar visām pārējām sadaļām, kas var ir paredzētas runām. Tad varētu būt tāds runas sākums, kas ir ar domu tādu intrigu, izveidot intrigu klausītājos. Un tas notiek sekojoši, ka es veicu kaut kāda priekšmeta vai lietas vai situācijas aprakstu, bet nepasaku, kas tas tāds īsti ir. Un cilvēki, kas sāk klausīties, viņi tā domā, kas tas tāds ir, un viņi nesaprot uzreizes, bet viņiem tomēr, viņi grib būt gudri, viņi tomēr risina to šarāt galvā, tas varētu būt tas. Un tas arī ir tas mērķis, lai runātājs varētu safokusēt uz sevi šo te uzmanību. Nu, pieņemsim, es tagad uztaisīšu piemēru uz jums. Tā, ceļojis no tālām zemēm, ir kulta objekts, zināma un tajā pašā laikā ļoti daudz pārsteidzošu, ir ļoti daudzveidīga. Būtībā varbūt kā māksla, viņa ir stipra, citreiz melna, citreiz balta, ļoti aromātiska. Sākat jau nojaust, kas varētu būt. Un tad es pateikšu par pēdējo frāzi, kur jums noteikti palīdzēs saprast, par ko es runāju. Lielākai daļai tas ir rīta rituāla neatņemams posms, sadaļa. Un tā ir kafija. Ja man būtu tēma par kafiju, es būtu šādi uzsākuši savu runu, un, attiecīgi, jūs būtu sākumā līdz ar mani domājuši, kas tas tāds ir. Būtībā neliela tāda kā intriga, viņi, protams, var atbilstošām tonalitātēm, ātrumu, izteikšanas daudzumu, apjomu to visu izveidot, bet katrā ziņā mērķis viens ir veidot intrigu. Nu, jā. Tad, kad varbūt kaut kāda tēma, kas tāda netik pozitīva, varbūt, un tāda varbūt ļoti tiešām sarežģīta, varētu būt kaut kādi statistikas elementi, kas ir skaudri statistika, skaitļi, kad uz ekrāna vienkārši uzliek vai arī runātājs pats paziņo kaut kādu konkrētu skaitli, kas varētu būt šokējoša statistika klausītājiem, kas liek apzināties, respektīvi, izvēlētās tēmas nozīmīgumu. Un būtībā tad uzreiz ir pievērst uzmanību, saka, jā, tiešām tā, es nezināju. Un tad tas jau ir tas mērķis, respektīvi, kā cilvēki sāk klausīties, jo viņi grib saprast, kas par lietu ir. Es kaut kā piemēru pateikšu saistībā ar mūsu projektu. Piemēram, 2/3 vardarbības gadījumu notiek mājās. Vai 2 no 10 sievietēm cieši no vardarbības. Nu, tas tāds, cilvēki daudz par to pat nav varbūt aizdomājušies. Nu, tāds, kā saka, un tad pēc tam maza pauzīte, un tad seko, attiecīgi, runas izklāsts par konkrēto tēmu, ko grib pateikt. Nu, atbilstošā varbūt kaut kādā runā varētu būt kaut kas tāds, kas ir dižgara teikts, piemēram, kā citāts. Tas varētu būt kaut kāds saturīgs, asprātīgs citāts par kaut kādu, varbūt, saistībā ar runas tēmu teiktais. Bet galvenais šim citātam jābūt tādam ļoti īsam, kodolīgam, lai tur cilvēki nesāk domāt, dieniņās tagad sākās un atslēdzās, kā saka, viņi tajā brīdī, kad pārāk garš tas citāts varētu būt, jo cilvēki savu uzmanību, kā jūs zināt, notur tikai dažas sekundes, tas ir 4 līdz 30 sekundes. Nu, es kā piemēru, šausmīgi daudz taisnību, pat nojukt var, ja nav savējās.
to teicis mūsu dižgars Imants Ziedonis. Nu, tad attiecīgi, ja par kaut kādu taisnību, ko mēs, vai par kaut kādām cīņām, vai kā citādā, kas patīk, ja man temats būtu, nu, tad šis varētu būt tāds starts, dižgara palīdzība, tā ļoti literāra varbūt, bet varbūt, ka tas tieši konkrēti publikai būtu vislabākais veids, kā viņi uztvertu to temata sākumu. Ļoti daudzreiz ir stāsts par to, kā varētu pielietot humoru mūsējā runā, ko mēs viņu veidojam. Jo būtībā, nu kā šī gadījumā man atkal patīk angļu dramaturga Toma Stopparda teiktais, ka smiekli ir kā tilts, pa kuru pēc tam var transportēt jebkuru informāciju. Nu, jo tas tā atbrīvo un cilvēki uzreiz ir tik pieņemoši informācijas un visa, būtībā asprātīgs joks, atbilstoši uz tēmai, būtībā jebko, kā saka, padara patīkamāku. Jā, bet, nu, protams, atbilstoši publikai, jo jums, ja jūs, kā teicu, ievācat informāciju, kas jums būs publika, viņai ir tai, kurai spēj saprast šo te joku. Un tad tas būs kā trāpījums, un tad tas būs tiešām lieliski. Nu, piemēram, mēs esam tie, par ko izliekamies, tādēļ jāpiedomā, par ko izliekamies. Es gribu stāvēt tik tuvu malai, cik vien iespējams, nepārkrītot te pāri. Jo uz malas tur ir tādas lietas, kuras nekad nav iespējams ieraudzīt no vidus. Nu, tas ir tāds tiešām variants, kā saka, arī es dodu priekšroku smiekliem, jo pēc tiem ir mazāk jātīra. Nu, tas ir atkarībā no temata, piemeklējot jociņus un viņus arī izspraužot kaut kur runas blokos. Tad tā višķiņa situācija, kas varbūt ir nospriegota, lieliski atspriegojās un ir patīkamāk. Bet nu, tas ir tiešām jāskatās no konkrētās situācijas, no konkrētās auditorijas. Tad nākamais elements, kas ir ļoti efektīvs, jo cilvēkiem ļoti tas patīk, ir dažādu stāstiņu ievietošana runā. Viņus sauc par mikrostāstiņiem. Nu, es arī sāku savu runu ar mikrostāstiņu par sevi, kāda es biju pasniedzēja 20 gadus atpakaļ, kad pirmo reizi universitātē sāku strādāt. Tas ir aprakstīja to situāciju, kā tās stāstiņš, es viņu vēl varēju tur varbūt precīzāk ar dažādiem elementiem, bet mikrostāstiņš būtībā sastāv no tā, ka definē laiku, vietu, izskatu, varbūt pat smaržu, bet tos elementus, kas ir svarīgi tālāk sekojošiem stāstam. Un tur ir ļoti interesanti, ko tik visu nevar veidot, bet katrā ziņā tur ir vērts iedziļināties, tad būtu liekas pārāk vienkārši, bet cilvēki mīl stāstus un labāk atcerās, labāk pieņem, tas ir ļoti cilvēcīgi, un tas ir tāds viens no fantastiskiem, lieliskiem elementiem. Ja mums sanāks laiks, es jums ar kā stāstīt pastāstīšu beigās, kas man arī vienkārši pašai likās fantastiski, kā var to runu papildināt, bet jo tas paņem zināmu laiku. Nu jā, labi, ko tad vēl no šā visa, ko runas elementiem varētu piebilst? Kompliments, ir novēlējums. Nu, kaut ko pozitīvu, es jau to pieminēju pirmīt, respektīvi veidojot kontaktu ar savējo auditoriju, tas lieliski, saka, papildina šo te runu, un var to arī pa laikam izmantot, var sākumā, var beigā, bet jo īpaši sākumā, tas, lai radītu pozitīvu attieksmi auditorijai pret publiku. Tas ļoti nozīmīgs varētu būt. Bet kādā ziņā arī jābūt arī ar to uzmanīgam, jo ko nozīmē labs kompliments. Tas būtībā ir tāds, kas parāda tā cilvēka vērīgumu. Es novēroju, ka, lai cik jūs būtu nogurušas, dāmas, jūs tomēr spējāt pieslēgties šovakar, un tas ir tik lieliski, un paldies jums par to. Un saku, jūs esat vienkārši apbrīnojami, izturīgas, stipras sievietes manā skatījumā par to. Tas ir fakts, tas nav melots, tas nav lišķots, un tas nozīmē, ka tas kompliments jums, kas varētu būt, ka jums arī būtu patīkami, ka jūs tomēr kāds novērtē par to, ko jūs darāt, un tas ir cilvēcīgi arī varētu tā būt. Tā kā, protams, ļoti bieži komplimenti tiek asociēti ar to, ka tiek aprakstīti tikai vizuālais izskats. To, protams, arī var lietot, bet viņš jāpasaka varbūt tādā formātā, ka lai nesanāk, ka tā lieta materiālā ir vērtīga, nevis tas cilvēks, kam tā lieta pieder. Teiksim, man es pasaku, Ilga, tev ļoti skaists krekliņš, bet es saku, Ilga, tev šī zilā krāsa ļoti labi papildina tavu acu krāsu šim krekliņam. Tas būtu tā kā pareizāk domāt, tas kompliments izteikts. Tas nozīmē, ka tas izceļ mani, kad es izskatos ļoti labi šī zilajā krekliņā. Nevis, ka tikai tas krekliņš ir riktīgi labs, kvalitatīvs un viņš labi izskatās, kā ar mani paliek. Ja?
Tā kā par to ir vērts varbūt padomāt. Un galā varbūt ļoti svarīgs vēl, kas būtu pieminēt pašā ievadā, arī par to runātāja kompetenci. Respektīvi, kad cilvēks ir kompetents, zinošs par konkrēto tēmu, kāpēc viņš parāda, kāpēc viņš šeit, attiecīgi, šeit publikas priekšā, kā saka. Un te šī gadījumā cilvēki, tā jums tā liekas, ka par jums visu zina, ka tas nav jāpiemina. Tā nebūtu nav. Tas jums varbūt tuvākajiem vai jūsu kolēģiem tas ir zināms, bet publika, kas jūs redz ne tik bieži vai pavisam nekad nav redzējuši, viņiem ir interesanti zināt, ka saka, šādi ir mani sasniegumi, to es esmu izdarījis, un to es darbojos, un tā, un citu. Nav jāpārstāsta savu CV, nav jāpārstāsta visi savi sasniegumi, bet tie, kas varbūt saistīti ar šo tematu, un ir, kā saka, tādi, kas rada varbūt pret mani lielāku cieņu un labāk man liks uzklausīt. Es teicu sākumā, ka cilvēkiem patīk kompetenti, populāri, zinoši cilvēki. Tas ir tas gadījums. Lūk, ar to tad arī sāk šie tie daudzi elementi, kas varētu forši radīt iespēju, lai jūs runa turpmāk tiktu noklausīta. Tad runājot par to runas uzbūvi, tas bija par pirmo ievada daļu, tad sako nākamā sadaļa, kas ir iztirzājums. Un kas tad šī sadaļā būtu jāiekļauj? Būtībā te būtu jāiekļauj visi šīs uzdevumi, ko plāno runas laikā pastāstīt. Respektīvi, tās visas tēmas, viņas var būt kā tēzes, varbūt kaut kāda atsevišķa apkopojuma par konkrētām. Tas jau atkarībā no runas. Protams, ja ir kaut kāds ļoti tāds graujošs apgalvums, kas teica, tur 2 no 10 sievietēm cieši no vardarbības, un tad, attiecīgi, tas varētu šī sadaļā varētu dot, attiecīgi, informāciju no statistikas, no dažādām valstīm, no dažādām situācijām, varbūt vēl kaut kādu avoti, kas man ir devuši, kas, attiecīgi, pamato mana apgalvojuma patiesību, ka tas nav, ka es pati te izdomāju, man tā likās, kad es apliecinu, pierādu to, ko es esmu, varbūt, sākumā tādu ļoti šokējoši pavēstījusi. Tad, protams, ja ir tās vairākās tēmas sadaļas šai runai, tad viņas ļoti vērtīgi ir sasaistītas šī iztirzājuma daļā, lai nebūtu tā, ka tikko runāju par vienu, tad kā nogriezt pēkšņi nākošo, lai harmoniski tā sajūta klausītājiem būtu, lai viņš neizjūt to diskomfortu, tagad kā es kaut ko palaidu garām, tad būtībā tas ļoti svarīgi. Tad var, protams, atkarībā no situācijas iesaista kaut kādas, varbūt, salīdzināšanas metaforas, vēro visu laiku auditoriju. Man attālināt ir ļoti grūti redzēt, bet es ar domu spēku esmu ar jums un ticu tam, ka viss, kā saka, ir lieliski un labi, bet kādā ziņā, ja ir auditorija, kas ir blakus, tad vēro, kas viņus tiešām uzrunā vairāk, kādā formātā varbūt viņus uzrunā un kā es labāk varu pasniegt to savējo informāciju, ko es vēlos pateikt. Bet kādā ziņā tas konteksts visu laiku ir svarīgi ar publiku veidot runātājiem. Un tad, protams, arī sakojot šim te laikam, kas ir atvēlēts arī šim iztirzājuma daļai, cik daudz atļauties var pastāstīt, kā es teicu, arī ir sagatavots vairāk nekā es šovakar varēšu pastāstīt, bet esmu gatava, ja tas būs nepieciešams. Tad nākamā pēdējā runas sadaļa ir noslēgums, tas parasti īsākais, kurā ir viss apkopots no iepriekš teiktā. Vai arī dotas kaut kādas gatavās, tā saucamās receptes, kaut kādam risinātam problēmam vai atbildes uz to, kas tikko visu laiku tika atrunāts iepriekšējās sadaļās. Varbūt kaut kādi ieteikumi, kā tad izmantot šo informāciju, kaut kāds aicinājums uz kaut kādu rīcību, varbūt kaut kādi jautājumi, kas uzvedina uz kaut kādu, rīcību, darbošanos vai ko tālāk darīt. Un tad līdz beigās ir jāpieliek tas punktiņš ar kaut kādu no tiem elementiem, kas varbūt arī ievadā dara, bet varbūt arī noslēgumā viņi var ļoti lieliski izmantot. Bet kādā ziņā tas, ka tur ir kopsavilkums un punktiņš ar kādu elementu, līdz pašās beigās, paldies, tas ir ļoti svarīgi, lai tas būtu runas noslēguma sadaļā. Tad klausītājs saprot, tad tiešām ir, kā saka, tas viss beidzies, tas viss izdarīts. Un to dara tā ļoti harmoniski, tā mierīgi, lai tas, kā saka, tas iztirzājums, tas pompozais, kā saka, beidz, viņš saka, jā, viss. Un tad tas klausītājs arī uzreiz jūt, ka es sapratu, lūk, ko interesantu. Un atkārtoši nezināšu, tas kopsavilkums viņam vēl palīdz tieši, ka viņš jūtās pēc šīs runas noklausīšanās, ka viņš kaut ko ir iemācījies, ka bija vērtīgi tomēr. Un kopumā runāt par to runu, es vispār viņu redzu kā tādu skaitu ceļojumu, kā saku, jā, tas matemātiski kā nogriezis sākums un beigas, bet būtībā es esmu jūsu gids, kas ved par konkrēto tēmu
pie rociņas ar slaidu palīdzību. Ja, un tad attiecīgi šo te dod. Un tad tā būtībā jebkurš tas runātājs veidot par savu runu kā ceļojumu. Nu, un tad es saku, šis ir tāds interesants ceļojums, arī viņš var veidoties dažādi. Atkarībā no chronoloģijas, no laika diapazona, respektīvi, tur interpretācija dažāda, bet būtībā es saku, runa ir arī kā ceļojums. Un tagad nedaudz vairāk par to tehnisko pusi, kādi tie runas struktūras varianti varētu būt. Šis ir vispopulārākais, ko es jums tagad uz ekrāna rādu, ar 3 elementu likumu. Respektīvi, šo izmanto ļoti daudz tirsniecībā, mārketingā. Viņš, kas ir populārākais variants, jebkurai tādai runai, kur ir mērķis kaut kādu piedāvājumu izteikt un ar domu, lai šis piedāvājums runātājiem tiktu izmantots pēc tam. Nu, un tad doma tāda, ka ir kaut kāda problēma, kuru aprakstīja daļās, es saraprakstīju savu problēmu, kā man te gāja tas, kas ir saistībā ar publisko runu. Tad pēc tam, kāda varētu būt risinājums, tad pašlaik ar mēģinājums kopā ar izstrādāt, ka lūk, tā tad varētu veidot to pareizi un kāda tad varētu būt varianti, ko varētu papildināt, kad grib pastāstīt to savu labāku, efektīvāku. Un līdz seko kaut kāds šis te piedāvājums rīkoties. Tad, teiksim, kā par mārketingu, kur izstāsta, cik labs produkts, viņš atrisinās tik daudz problēmas. Un risinājums, jums ir jānopērk šis produkts. Vai arī jums šī gadījumā noklausieties un paņemiet sev kādu graudu, varbūt, kas jums tieši nodara jūsu uzstāšanās reizēs, ko pielietot. Kaut kas tiek noderēs no tā visa. Jā, tas ir viens no variantiem, kad šie 3 bloki, un saku, tie bloki lieluma var pamainīties. Tad nākošais ir, kad 3 perspektīvu likums, kad ir būtībā veidota no 3 dažādiem piemēriem, 3 dažādiem produktiem, 3 dažādiem cilvēkiem, 3 dažādākām tēmām, kuras savā starpā salīdzina. Parasti jau startē tādu vieglāko, respektīvi, tas ir tāds, kā saka, tāds netik varbūt emocijas izraisošs, vieglāks. Un tad nākošais jau ir tāds jau ar kaut ko tādu sarežģītāku, un trešais tāds jau, kurš visvairāk izraisa visos klausītājos tādu emociju gūzmu, un attiecīgi tad varbūt arī tiek apdomāties, kurš tad tas būtu variants. Bet katrā ziņā te arī tās stingri norobežotos visus 3 blokus, viņi arī nedaudz rašķirties, bet tomēr šī gadījumā vēlams viņus apmēram vienādus veidoti. Nu tad arī tā variants varētu būt. Tad ļoti populārs un ļoti lieliski pielietojams runas struktūras veids ir Zoom in, kad mēs veidojam skatījumu uz kādu tēmu no dažādām perspektīvām. Šeit ir geogrāfiskais aspekts. Respektīvi, pasaulē ir sekojoša situācija par publisko runu, kas notiekās. Vai arī Latvijā, lūk, šādi mums notiekās. Mums Latvijā ir tikai vispār 3 galvenie guru, par kuriem, teiksim, varētu mēs pieminēt saistībā ar publisko runu. Tas šī gadījumā ir Menziņa, tad varētu būt Meikšāna runas skola, vai arī Zanes Daudziņas šīs uzstāšanās, ko viņi piedāvā. Tas par Latviju. Pasaulē, tur ir plašāk, bet tad atgriežos līdz sevī, kas 3. etaps ir, kad es šī gadījumā saku, kas te mums Jelgavā ir piedāvājumā, vai ne, vai attiecīgi manā iestādē, kur es strādāju, vai arī manās mājās, respektīvi no lielākā uz mazāko ejot, vai arī pretējā virzienā. Tas ir atkarībā, kurš efektīvāk strādā, lai sasniegtu konkrēto runas mērķi. Tad otrs variants varētu būt arī, ka varbūt chronoloģiski, teiksim, piemērs ir par telefoniem, ja, ka kādreiz bija, lūk, tāda veida tas produktiņš, un līdz tagad mūsdienās, lūk, šādam tev, respektīvi, kā viņš ir mainījies, un ko es tad gribu pateikt, kā to komunikāciju veidoja ar chronoloģijas palīdzību. Jā, tad ļoti svarīgas tieši runā par publiskām runām ir šīs iedvesmojošās runas. Ja? Reku jums te ir 2 ļoti iedvesmojošas personības, kas ir mūsu eksprezidenta Vaira Vīķa Freiberga vai prezidenta Obamas Baraka sieva Mišela. Un šī gadījumā tā galvenā doma ir klausītājus mudināt uz rīcību. Ja? Viņa ir ļoti iedvesmojoša. Viņa tāda tiešām apbura ar to harizmātisko runātāju. Tas ir tas galvenais personāžs. Iedvesmojoša runa veidojas tikai tad, ja ir par pamatu runātājs, kas ir ļoti harizmātisks. Un teiksim, šī gadījumā, te paši pieminot to eksprezidentu Vairu Vīķu Freibergu, kas 99. gada 17. jūnijā, vasarā, kad viņi tika ievēlēti par prezidenti, tā doma bija, tas runāja sakojoša, ka tas vispār īstenībā bija kompromiss, nejaušība. Un tad kā tā dzīve mainījās, kā viņa sāka savu prezidentūru, kā viņa darbojās.
un piedzīvoju zvaigžņu stundu, kā saka, un tiešām saka, ja tā, jo saka, kā saka, no vienkārši kompromisa, kad viņa, tajā laikā, kad viņa ievēlēja tikai, kā mēs atceramies, bija populārs Anatolijas Gorbunovs, viņš bija tad pēc visiem tiem reitingiem, laikam, tur pats iecienītākais tautā, vai ne? Un tad vēl ir startēja Raimonds Pauls, mūsu komponists, un visi jau prognozēja, ka tur tas prezidenta amata kandidātam jābūt ir, bet ne, vai Rīķa Freiberga, un tad, attiecīgi, kā tas viss mainījās, līdz pēc tagad viņu zinām, un kā mēs esam iedvesmojamies joprojām no viņas, respektīvi, no nejaušas sagadīšanās, kā viņai tas viss gāja līdz mūsdienām. Vai arī, piemēram, otrs piemērs par to Mišelu, kad Barack Obama ievēlēja par prezidentu, un viņa kļuva par pirmo lēdiju, viņa faktiski bija pirmā lēdija, kas pirmā melnādainā lēdija, un attiecīgi, kā tad viņai gāja arī savā ziņā, tas bija kaut kāda, zinām, nejaušība, kad par pirmo lēdiju kļuva melnādaina sieviete, un kā attiecīgi tas viss ritēk, tagad viņa ir iedvesmojoša personība, un ka tas ir reāli, kad mēs ik viens ar šo, pēc šīs runas saprotam, ka es arī varu būt no vienkārši Ilgas par ļoti iedvesmojošu cilvēku pasaules līmenī. Nu, tas ir tāds galvenais mērķis šāda veida runai. Tā kā, nu, ļoti interesanti, un tā struktūra, tā galvenā doma, šie te bloki ir vairāki šobrīd, lai veidotos. Nu jā, tad vēl pāris runas struktūras varianti, kas arī diezgan populāri, kad notiek kaut kāda, teiksim, šīs te, varbūt, tādas runas veidi, kad ir kaut kādas šīs te argumentu cīņas, politiskās cīņas, respektīvi šī gadījumā, kad arī pretstata klausītājus dažādiem, teiksim, šī gadījumā, argumentiem. Un tad cilvēki, tas var būt dažādi personības, kaut kādi fakti, un tad viņus izveic tādu kā izvērtējumu ar šīs runas palīdzību. Bet katrā ziņā rezultātā nepasaka, kurš tad ir labāks, tas arguments A, vai tas cilvēks A, vai cilvēks B, vai tur tā lieta A vai B, bet būtībā ar šo runu iezīmē bildi, pasāstot par vienu un par otru sadaļu, un attiecīgi tas klausītājs ir tas, kurš tad beigās pieņem to lēmumu, kurš ir tas viņa variants. Bet, nu, tas arī tas variants varētu būt. Un tāpat arī, kā es teicu, cilvēkiem patiek stāstiņi, un kad lai cilvēks neiemidzinātu, kad paņem divus stāstus, kur ik pa brīdi viņš savā starpā salīdzina par kaut kādu pozīciju. Teiksim, tur tagad mēs parunāsim par vienu, tad salīdzināsim ar otru, tad mēs viņam citu elementu atklāt ar otru, un tā būtība tā. Un līdz beigās, attiecīgi, būtībā cilvēks visu laiku, kas klausās šo runu, viņš visu laiku ir tāds ieinteresēts uzzināt, kā tur vienam klājas, kā tā otram, viņam izlaik tā dinamika patīk, ka viņš izlaik tāds kā seko, ka tāds Sherlocks Holmes, kā tad būs, un attiecīgi vai pieņem labāk to lēmumu galu rezultātā. Un attiecīgi, bet kā šeit svarīgi, citreiz ir redzēt varianti, ka tur ir vai 3 stāstiņus paņems par pamatu, bet, nu, tad tur liels apjukums var veidoties un ļoti precīzi tas jādefinē. Bet, kā ziņā, arī tāda struktūra varētu būt. Nu, man liekas, ka šitien būs pietiekami daudz šie tie galvenie, kas man likās vērts, kurus, kā saka, pieminēt, kā to struktūru veidot, lai viņa ir veiksmīga. Un tagad, kā saka, ja tā struktūra ir izvēlēta, nu tad šī runa ir jāpapildina ar kaut kādiem elementiem, tajos blokos, ar to informāciju. Un tie elementi, kā es teicu, var būt ļoti dažādi, tur viņi ir vairāk kā 100 varianti. Un kas ar to domāts? Tie var būt dažādāki skaitļi, tur statistikas dati, attiecīgi tur dažādi piemēri, mikrostāstiņi, kaut kādi reāli faktiski dzīves, varbūt kaut kādu situācijas dramatizēšana, varbūt attiecīgi kaut kādu tur pieredzes stāstu, pieredzes informācijas attiecīgi pasniegšana. Līdz kaut kādai anketēšanai, aptaujai, attiecīgi interaktīvai darbošanai. Tur būtībā atkarībā no runas, ar to visu tad attiecīgi pilda to konkrēto runas bloku pa tēmām. Bet kādā ziņā tie ir svarīgi viennozīmīgi kombinēt, lai nebūtu tikai stāsti, vai tikai fakti, tikai formulas, vai tikai drāma, no kuras nogurst. Visam ir zināms daudzums, un kādā ziņā tādu kā nopietnāku kombinē ar atslābinošāku, tādu varbūt brīvāku, un tad atkal, kā teicu, tie amerikāņu kalni, lai veidojas, tad tā runa liekas interesantāka. Un, ja runā par to interaktivitāti, kas ir, ko es pieminēju, kas patīk arī klausītājiem, nu, tā ir anketēšana vai kaut kāda tur vēl darbošanās praktiska, to parasti liek runas beigās. Ja, jo tas tādu bišķiņu veido tādu, lai varētu savākt to publiku labāk. Un tāpat arī atbildes uz jautājumiem labāk beigās, tomēr ieteikums veikt kaut kādas komunikācijas tiešās ar publiku. Tas būtu viss tā kā vēlamākais, ja par to runājam. Tad noteikti ejam tālāk. Darsimies.
ir ļoti daudz jautājumu attiecībā uz to, kā tad jāizskatās šīs publiskās runas laikā, kad iet pie cilvēkiem. Nu, kā jau es pieminēju, pirmais iespējas ļoti svarīgs. Atkarībā no literatūras avotiem un arī no situācijas, atkarībā, kur tas runātājs, no kuras viņš startē, lai nonāktu pie saviem klausītājiem, vai tas ir no zāles, kā var viņš aiziet līdz tai tribīnei, vai arī, teiksim, kā es uzreiz jums ieslēdzu jau Zoom, pēc sekundes jau jūs man redzat. Tas pirmais iespējas rodas no 4 līdz 30 sekundēm. Un kā saka, tas pirmais iespējas ir ļoti noturīgs visiem klausītājiem. Viņu tik grūti un negribīgi maina klausītāji. Tur vienkārši ir ļoti jānopūlas, lai tas mainītos. Tāpēc ir īpaši par to jāpārdomā. Tas nozīmē, ka ja es tagad mani izsauc uz runu, un es tagad nāku no zāles, tad nesākas, ka es tur tagad sāku drēbes skatot, tagad vēl paurbinu degunu, vēl pakasu matus, un vēl tur kaut ko vēl kārsot lūpas sāku. Nu, tas ir galīgi nepieļaujami. Ir jābūt gatavam, kā raķetei izsauc, tad ar pirmo drošo soli, ar smaidu, dodos pie savas publikas un saku sakāmo savu runu, kā saka. Atsaku par pirmo iespaidu. Bet kādā ziņā tas izskats šī gadījumā ir nozīmīgs, viennozīmīgi klausītāji, jūs piekritīsiet, arī man pašai tā ir, ka, jebkurā gadījumā ir nozīmes, kā tas ir apģērbies cilvēks, kas uzstāsies manā priekšā, kāda viņam ir apavi, kāds ir apģērbs. Galvenais, lai ir tīri, kopti. Es teiktu tā, varbūt vislabākais ir tā klasika. Kaut gan atkarībā no runas veida, varbūt atkarībā kāds šis te vēstījums, varbūt tiešām arī atbilstoši tēmai. Ja saskļos, tad viss ir kārtīgi, tad nav pārspīlēts, bet, kā saka tie guru zinātāji, viņi saka, labāk bez lieliem rakstiem un katrā ziņā, lai tas apģērbs viennozīmīgi ir, kas man labi der, kas nav par lielu vai par mazu, lai ir tīrs, lai nav kaut kāds tur, labi, mana mīļākā blūzīte, kur ir pleķis, un es uz runas laiku domāšu, kā lai to pleķi no jums noslēp, vai kaut kā pagriežos, lai jūs neredzat to manu pleķi, kā muļķīgi, vai arī runājot par apaviem, kur man piemērs ir, ka uz nelielu papēdīšu sievietēm ieteikums, vislabāk, ka viņš tāds stabils papēdītis, man arī tāds maziņš stabils papēdītis, tas tā kā liekas manai mugurē justies tā, kā saka, tad labāk taisnai būtu, un respektīvi arī man paša ziņu tā tur, ka es esmu sapucēsies un ka es eju, kā saka, pie jums, pie ciemiņiem, man ir iespēja ar jums runāt. Bet, kādā ziņā, ja pārāk kaut kas papēž, tad tas atkal nekam nedrīkst pastāstīt par ķermeņa valodu, ka tas galīgi nav piemēroti. Respektīvi, var sakot, lai būtu piemērota izmēra galvenais, gan apģērbs, gan apavi, lai būtu tā stabilitātes sajūta, lai būtu tāda patīkama, kā saka, sajūta savā ādā otrajā, kas ir apģērbs, kas ir jūsu frizūra, kas ir jūsu apavi. Un tad, attiecīgi, varēs domāt par runu, nevis par to, ka kaut kas nav, ka man kaut kas tur spiež vai grauž, vai man smukās kurpes tur spiež, vai attiecīgi man tas pleķis traucē, vai attiecīgi tā blūza man ir par šauru, vai kā citādāk. Kādā ziņā tam ir milzīga nozīme, un par to, protams, jāpadomā jau ir krietni pirms doties pie cilvēkiem. Tam nedrīkst būt tādam pavirša izvēlei. Atkarībā no publikas, no situācijas, no runas temata ir par to noteikti viennozīmē, bet tas ir pasaules interesants temats, par ko es šodien noteikti nevaru atļauties tik gari stāstīt jums. Bet nākošais, kas ir ļoti svarīgs, kas arī man likās interesanti, beidzot es saliku pa plauktiņiem, kā tad jārīkojās plāns. Tas ir sagatavošanās pirms runas. Es pielietoju jau. Ne visu sanāk, bet cenšos un strādāt. Tas ir tas galvenais. Ka būtībā, ja jāsaka runa, jāuzstājās, respektīvi ir pienācīgi jāsagatavojas, viennozīmīgi. Sākot ar to, ka ja tīri pirms pašas runas, kas, teiksim, šī gadījumā, ir svarīgs miegs iepriekšējā naktī. Ka nevis taisa tur runa vai kaut ko citu, kad vienkārši ir pietiekami izgulējis, lai ir skaidra galva. Tad, kad tuvojas runai cieši kaut kāda svarīga runa, kad attiecīgi jāpadomā, kā ir ar to ēšanu. Ir tam, kam no stresa apetītes zudums pilnīgs, ir, ka pilnīgi liekas, ka tur korķis priekšā un neko nevar apēst, vai ir tādi, kas vienkārši ēd visu, kas nekustās. Abas galējības īsti nederēs. Apmēram 2 stundas pirms runāšanas, pirms uzstāšanās, ir jāuzņem kilokalorijas kaut kādā veidā, tāpēc, ka ir nepieciešams spēks, lai būtu iespēja tīri fiziski, mentāli izturēt. Tas ir ļoti svarīgi šī gadījumā. Bet, protams, vēro sevi, tas ļoti individuāli, citam tas tiešām labāk palīdz vēro. Bet bez kā noteikti nevar neviens iztikt, tas ir ūdens, padzeršanās. Ja, un viņš jāuzņem arī pietiekamā daudzumā, jo, lai cik būtu pieredzējis runātājs, jebkura uzstāšanās arī viņam rada kaut kādu zināmu stresa sajūtu.
Un, ja nav pietiekamā daudzumā uzņemts ūdens, tad balss saites izkalst, un to runu nevar pateikt pietiecīgi kvalitatīvi. Ja? Un, respektīvi, jo būtībā ir nepieciešams, lai būtu pietiekams siekalu apjoms, kas attiecīgi mitrina balss saites, un tad attiecīgi tad veiksmīgi runāti. Šī gadījumā ļoti svarīgi par to, ko tad neēst pirms uzstāšanās. Nekādā gadījumā tāds produkts, kas ir ļoti saturošs, un viens no tiem ir super populārais produkts šokolāde vai piena produkti. Tos noteikti nav ieteicams, jo viņi veido to ķepi kaklā, kas attiecīgi traucē pilnvērtīgi runāties. Vai ir vēl tāds variants, ka cits paģim kaut kādas, teiksim, tās piparmētru vai mentola konfliktis, ka tādu domu, ka tur atvēsinoši būtu. Ja ir kaut kādas medicīnas problēmas, tad skaidrs, tad tas cits tās. Bet, ja, teiksim, tie ir normāli, cilvēkam nevajadzētu, kā es lasīju pēc pētījuma, tāda veida produkts, kas ir satur piparmētras vai eikaliptu vai mentolu, viņi atvēstina balss saites un padara stīvas. Līdz ar to nevar to runu pilnvērtīgi tā teikt. Un tas nekam nedara. Šī gadījumā ir vajadzīgs, lai būtu pietiekoši vitrināts, lai var komunicēt. Tad ar kafiju ir dalās domas, ir kam tā kā rituāls, vajag iedzert kādu mazu tasīti kafijas, bet jāatcerās viens, ka kafija viennozīmīgi ir no tiem dehidrējošiem produktiem, kas paņem ūdeni no balss saitēm. Tādā gadījumā varbūt izbalansēt ar to ūdeni papildus izdzeršanu. Un nekādā gadījumā nevarētu būt runa par smēķēšanu. Kaut arī tas stresiņš ir pirms uzstāšanās, jo tas arī riktīgi kaltē balss saites un vēl nerunāt par to darbu, kas nosēžās. Tie svarīgie aspekti, kas tajā dienā, kad, teiksim, ir jāsaka tā runa, ko darīt un ko nedarīt. Tāda pirms pašas runas, kad jau tuvojās tā uzstāšanās, tas kādas minūtes 10 apmēram, būtu sev jāpalīdz savam ķermenim. Un tas nozīmē, savu ķermeni vajadzētu iesildīt. Es kā piemēru parādu, kad izkustinātos, respektīvi, šeit ir parādības, respektīvi, šī gadījumā pietupstamies, kādas reidītas 10. Jā, tā smuki. Jā, pietupstamies, vai arī vienkārši palēkājam, tā kā izkrīt nemaz laukā viss uztraukumi, vienkārši izpurim savu ķermeni. Un tad ir divas speciāli definētas spēka pozas, kas riktīgi labi palīdz. Tas ir saimnieka poza, respektīvi, es nostājos kā saimnieks. Respektīvi, tas ir pat pierādīts ar pētījumiem, ka šādā saimnieka pozā saucamajā, kad ieliek kājas stabili, plaši, un ieliek rokas uz gurnos, un šitā pastaigā kādas apmēram 2 minūtes, tad cilvēks pilnīgi tā kā nomierinās. Viņš, respektīvi, atveras plūškurvis, un tāds kā mieriņš, zināms, iestāst ar stabilitāti, būs labi. Vai otrs, kā visi sportisti uzvarēja, jā, es uzvarēju. Tad arī šāda pozīcija, vienkārši saliek rokas uz galvas, pastaigā, un arī apmēram 2 minūtes, tas arī, pēc pētījumiem pierādīts, ka tas riktīgi labi palīdz, lai varētu attiecīgi, kā saka, labāk uzties pirms runas. Ja negribās nevienu no šiem, vai nav iespēja, tehniski, vienkārši kaut vai pieiet pie sienas, apstājās, lai sajūt ķermenis sienu un kājas stabili ievītas zemē, un attiecīgi tad arī vienkārši mierīgi pēlpo, pastāv, un tad arī sakoncentrējās, safokusējās, lai varētu teikt to savu sakojošo runu. Vienkārši elementi, bet ļoti efektīvi, lieliski strādā. Un to ir pārbaudījuši šie lielie runātāji, un viņi visu laiku visu šo te iesaka. Tā kā es arī jums saku, šīs man arī tāds, kā zināms, atklājums bija, kā, cik vienkārši sev var palīdzēt. Un es arī jums to stāstu. Tad, kur seko nākošais, pirms pašas uzstāšanās. Dažas minūtītes pirms varētu iedzert siltu dzērienu, vai vislabāk siltu ūdentiņu. Siltu. Augstu nē, kādēļ tas traucēja balss saitēm, viņas padara stīvas. Un vienkārši uzņem pietiekamā daudzumā, lai nebūtu tā izkaltusī mute. Ja? Tas būtu svarīgs. Vai arī vēl iesilda, ka ķermenis tikko iesildēs, sajūtu jau savus tonus viņa savā ķermenī, bet arī pašu muti, kā saka, papildot kaut kādus šos te mutes drilu vingrinājums tur. Vienkārši viņi izskatās varbūt špocīgi, ja? Pieliek rociņu, aiziet kaut kur maliņām, bet jums vajag, lai nebūtu tas stīvums, kā saka, lai jūs jūtat savu ķermeni, savu mēli, savu muti, arī tie tik vienkārši, bet tik efektīvi līdzekļi, kādi vien var būt, kas lieliski strādā. Un tad, kad sauc jūsu vārdu, jāiet teikt tā publiskā runa,
droši ceļās ar pirmo soli un ar sev tādu vēlēju, es dodos pie publikas, lai jums pateiktu kaut ko lielisku. Mums kopā būs lieliska komunikācija. Te ir arī tās ar mani. Burtiski pāris minūtes pirms TEDx runas teikšanas, kā es izskatījos, kā es jutos, un es joprojām šo bildi ieraugot, pārņem siltas atmiņas, kā tas bija, un tajā brīdī tieši es arī tad, kad es uzzināju daudz lietas par šo publisku runāšanu, kas domāju, redz, cik lieliski, cik vienkārši var palīdzēt, un tad tas arī, es domāju, ka man arī palīdzēja, lai varētu pateikt to savu runu tajā brīdī. Tālūk. Nu jā, un tagad sakot, daļrunīgais ķermenis. Tā runas laikā ķermeņa valoda, kas notiekās. Tik interesanti, kā mēs daudz ko par sevi pasakām bez vārdiem. Tas ir vienkārši fantastiski. Vienkārši, jo būtībā, jāsaka, ķermenis, kā runāsi, tā izskatīsies, kā izskatīsies, tā runāsi. Milzīgi tava nozīme. Un šī gadījumā uz jebkuru elementu te ir vesela zinātne, kas te apakšā šī te viss stāv, bet es tikai dažus tādus, varbūt tādus izplatītākos, varbūt, ko es apkopoju, lai jums pastāstītu, ka citreiz es varbūt pievērsiet tev uzmanību. Garā ziņā sākam ar to, ka rokas. Ziniet, tās ir tādas kā otras acis runātājiem. Ar viņu palīdzību ļoti lieliski iedarboties uz publiku. Kā saka, būtībā ļoti sāsāk ar to, ka ļoti svarīgi rokas rādīt publikai. Ja, jo cilvēks, kas redz runātāja rokas, viņš vairāk uzticās. Ar viņu palīdzību attiecīgi var manipulēt ar publiku vai sasniegt to, ko vēlas tas runātājs. Un tam ir milzīga nozīme. Tā galvenā doma ir, kā saka, lai tās rokas, Latvijā kāds rezultāts, tas ir dažas bildes, kā tas izskatās. Piemēram, Obama savas rokas, viņš galvu kasa. Saka, tas nozīmē, ka par kaut ko nav pārliecināts, ka viņš tagad domā, kāda atbilde. Vai attiecīgi prezidents otrs, kas salicis roku šādu kopā. Tas nozīmē, ka viņš fokusējās, meklēt attiecīgi. Tas tā kā, šī gadījumā tā kā apdomāšanas šī te nākamā jautājuma un savas rīcības, ko tālāk darīt. Katrā ziņā, ja pavēro tādus nozīmīgus personības prezidentus, viņi šo ļoti labi pārvalda un lieliski pielieto, jo tā ir kā zināma maģija, rokas palīdzības, respektīvi, klausītājs seko rokām. Tieši, teiksim, izreiz tā, ka ja liela auditorija, runātāji, kā viņi saka, viņi vienkārši paceļ rokas un visi tā kā tādi kā aburti vēro. Izreiz tā, ka tā auditorija ir lielāka, ka, piemēram, viņš runā uz vienu pusi, bet roka viņam stāv šādi, un viņš tā kā fokus vienalga, nozīmē, ka viņš nerunā, ka tikai ar to zāles daļu, ar kuru viņam vērsts skatiens, bet viņš ar roku notur arī pārējo, viņš atkal pagriežās, atkal tad var veidot, kā saka, šos te žestus. Protams, ja pārspīlē, tad tas atkal nav labi. Tur kādā ziņā ir šis balanss jāatrod. Bet kādā ziņā tā galvenā doma, ko šie dižgari, kas, respektīvi, zināmākie par runas teikšanu, viņi saka, viennozīmīgi ir jārāda. Tā daļa, kas ir plaukstas līdz elkonim, ja ir, teiksim, blūzītes vai žaketes, viņas ir ļoti svarīgi rādīt saviem klausītājiem. Tas rada šo te kontaktu, šo te uzticamību ar klausītāju, un viennozīmīgi jābūt atvērtā veidā šīm te rokām un arī par pirkstiem. Un tas priekš es ielikšu dažas tādas pozīcijas, kādas varētu būt, ka rokas noteikti nedrīkst krustot. Tas jau tā kā tāds šķērslis, tā kā aizsardzība. Tas nav pieļaujams. Respektīvi, šī gadījumā ir tā meitene no kreisās pusītes, kas jums redzama, vai arī, kur ielikusi esmu siļķīti, kas nozīmē, ka rokas noviek tā ar sāniem, tā kā stāv un tā kā tāds kā mazs bērns uz atbildēt. Tas arī uzreiz rada tādu nepārliecinātu runātāju un nav pieņemams klausītājiem. Vai arī ļoti bieži, kad sievietes iedomājas, ka viņas saliks kājas tā krustā, ka tā viņas izskatīsies tā kā tādas, nezinu, tādas sievišķīgākas vai kā modelis, ja? Bet būtībā tas arī rada, pirmkārt, tā kā, norobežošanos un arī nestabilitāti, kas, zinām, jo tā ir ļoti nestabila poza. Kas teicu, zināt, kā vajadzīgs ir uz abām kājām maksimāli stāvēt, kā saka, lai būtu tādas pārliecinošas stabilas personības iespējas no runātāja. Tad par rokām, kuras liek kabatās, it sevišķi dažādās tautās, tur ir dažādi uzsvērumi, ka tas ir tabū. Nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka runas laikā, teiksim, liek kabata. Tas tā kā zināma necieņa, tā kā pārākuma sajūta, gudrāka izlikšanās par klausītājiem.
Tas arī viennozīmīgi nav pieļaujams žests. Vai likšanas šeit aiz muguras, tas tāds savažotais, kas saka tāds, tas arī viennozīmīgi nav. Vai citi ir vēl tādi, kas vēl, tur šūpojās, ka tas ir kaut kāda matriošku, kas tā kā, šūpojās, tā kā tur domās, vai saka savu runu. Tas arī nekādā gadījumā nav akceptējams, tas ne par ko labu neliecina. Ja lieto šo tā saucamo saimnieka pozu, ko es teicu pirms runas likti, runas laikā tā nav pieļaujama, jo tas tā kā augstprātība no desmit, tad vajag gudrākais ierados par jums pārējiem runāšu. Pirms, jā, viņa stiprina, bet runas laikā nē. Bet ideālais variants, lūk, šāds izskatās, rekur paskatīties, kādai te būtu jābūt. Rokas, saules spinuma rajonā, atvērti pret publiku, es nāku pie jums stāstīt, pavēstīt savu vestāmu. Tas tādu draudzīgumu, dzīvīgumu rada un ar acu skatienu. Un ziņā, tas ideāls redz uz abām kājām stabili stāvēt, atvērtām rokām un ar smaidu un acu skatienu publikā. Reku daži piemēri, kā tas tiek izmantots prezidentiem. Viņi to plaši pilotu, tas ir tikai viens daži no. Par to acu skatienu vēl, viņi grib arī aizķerties, vairāk pastāstīt. Tas ir tā, ka atkarībā no publikas, respektīvi, mēs šobrīd esam tiešsaistē. Es redzu tur, ko es redzu, man ir maz atmiņa kameras, un tur tikai es ar jums parunāties. Bet, ja ir dzīvā publika, un tad kā tad būtu? Šī gadījumā, ka teicu, ļoti svarīgi veidot šo acu kontaktu. Un, ja liela publika, jo lielāka publika, jo liekas, ka saržģītāk, kā to kontaktu veidoti. Tad tā galvenā doma ir sakojoša, ka runātājs savās domās auditors atrod tādos kā blokos. Teiksim, ja iespējams, tad 3 blokos, un tad sakot, runa saka vienam blokam, tad pagriež to galvu citam blokam, un tā būtībā visu laiku tā kā maina to skatienu pa tiem blokiem. Ja ir lielā publika, vai atkarībā no auditorijas tā izmēra, tad varbūt 4 blokos, tad tur tie, kas tur tālāk aizmēr, tad kādam priekšā, tad atkal pa kreisi priekšā, tad attiecīgi pa labi aizmugurē. Tādā veidā to tā kā maina to savējo skatiena vietu. Tāpat arī, ja ir vēl lielāk, tur attiecīgi tur 6 vai un tā daļās, bet būtībā mainot tuvāk, tālāk, uz vienu pusi, uz otru pusi, uz centru. Un tad publikai sajūta, ka viņi visi tiek apčubināti, ka viņiem visiem veidojas kontakts, ka viņi tiek uzklausīti, ka viņi tiek novērtēti, ka viņi klausās šo vispār runu. Tā kā tam ir ļoti liela nozīme, vārdsakot, veidot šo acu kontaktu, jo neskatīšanās uz klausītājiem, tas tā kā muguras uzgriešana, apmēram tā tas tiek pozicionēts, kā es lasīju. Jā. Un tad vēl nākamā lieta ir par to, kur tas runātājs atrodas attiecībā pret savu auditoriju. Protams, ja ir definēta kaut kāda konkrēta vieta, tur, es nezinu, tribīne, kurā viņam jāatrodas obligāti, un tad īpaši to variantu nav, tad vienīgā iespēja tiešām ar acīm ar visiem, saka, komunicēt. Bet ja ir tāda iespēja, ka ir skatuve vai ir kaut kāda telpa, kur mēs atrodamies, tad mainīt šo atrašanās vietu, tāpēc, ka viņa lieliski palīdz to runu padarīt dzīvāku. Un tas variants, ka es varu pienākt ļoti tuvu pie kaut kāda no saviem klausītājiem, tad attiecīgi ar viņu, tad attiecīgi attālināties, vai iet skatos, ka tā publika sāk iemīt, es varu pastaigāt pilnīgi starp saviem visiem klausītājiem par rindām. Un attiecīgi tas padara to būtībā runu tā kā dzīvāku. Viennozīmīgi vēl tā kā maina šo atrašanās vietu, mainās, protams, arī fons. Tas arī ļoti patīk patiesībā šiem klausītājiem, jo, teiksim, es tagad varu pagriezt, teiksim, uz vienu pusi, lai jūs redzat kaut kādu, tur, teiksim, vienu man sadaļu, tur, vai es pagriezīšu tur uz citu pusi, vai ne, kaut ko citu ieradīsiet. Jums vienkārši kaut kāda dinamika, ka mans kamīns, kad ir izdesies, man būtu jāieliek malciņa, ko jūs sakāt. Labi, lai viņš tad ir. Vārdsakot, tas viens puses patīk klausīt, un otrs puses, tā ka es, piemēram, pabeidzu kaut kādu vienu savu runas bloku, ievadu, es pamēru savēju atrašanās vietu, un tad pasaku kaut kādu informāciju. Tas īstenībā palīdz arī klausītājiem atcerēties. Viņš saka, tajā fonā, tur, kur atradās tā runātāja, viņa teica par to. Un jau tur kaut kas papildinošs, bet es stāstīšu par ziediem, par lilijām, piebraukšu, teiksim, tuvāk tieši pie lilijām. Tad jūs labāk uztversiet to informāciju, kad jūs tieši par to stāstu jums, vai ne? Vai es teikšu, stāstīšu par kamīnu, pamainot to pozīciju. Tas vienkārši var ļoti labi papildināt manu teikto, tas fons un tā mana atrašanās vieta tuvāk vai tālāk no jums. Tā kā es stāvu kājās un saku runu, es varu arī apsēsties. Tas darīs tādu kā draudzīgāku sajūtu ar publiku. Bet te ir viena lieta jāatceras. Es varētu pademonstrēt, kāds izskatās, ka man krēslas ir. Ka ir jāsēžās nevis tā, ka es tagad iegāžos te krēslā, kā tas skatot deputāti, kā tu dara, ka izgāž savus puņčikus, tad te baigi tāds ļoti tāds viszinošais gudrais runā. Bet pareizi apsēšanās ir tā, ka apsēžās uz 2/3
krēslu, respektīvi ar kas saka, dubša kauliem stingri krēsla pamatnē un ar taisnu muguru, kā ir 90 grādu leņķī, un tad veidošot komunikāciju. Tas būtu visvaļākais, tāpēc, ka ja es sēdēšu akurāti, tas liks arī maniem klausītājiem būt akurāti, nevis atļauties tā, kas saka, pārāk atbrīvoti, pārāk tā, tā cieņpilni to attieksmi. Tas ir tās komunikācijas veidošana arī ar šādu iespēju. Tā kā, tas būtībā ir tas, kas saistībā ar šo atrašanās vietu, ko es gribēju pateikt. Tad nākošo tematiņu mēs varētu, kas man likās tik interesants, ir attiecībā uz to, kā tad ir ar uztraukumu, stresu, ar bailēm no tās uzstāšanās. Un man ir recepte sagatavot priekš jums. Lūk, pirmais, numur 1, to, ko es savulaik varbūt esmu pieļāvusi kļūdas, būtībā dažreiz tīri cilvēcīgi tā ir sanācis, ka nepietiek laika, ka ir saulaicīgi jāsagatavojas runai. Pēc pētījumiem, lai tāda, kā TEDx runa, TEDx runai būtu vairāk, tur būtu vajadzīgs apmēram krietni ilgāks, bet tādai, pietiekoši nozīmīgai sarunai ir vajadzīgi apmēram 3 nedēļas. Kuru laikā? Katru dienu, tas ir vienalga, kurā dienas laikā, apmēram 1-2 vāc informāciju priekš konkrētās runas, materiālus dažādākus, tur statistiku, tur vienalga ko, kas nepieciešams, un arī paralēli raksta šo te runu uz kaut kādā materiālā, vai tas ir Wordā vai uz papīra, kādu kurš vēl, šeit, datorā. Tas ir, varbūt, saulaicīgi gatavoties. Tālāk, kad tas notiek, ja tuvojas runa, tajā uzstāšanās dienā, ideālajā gadījumā, ja nav nekas cits nozīmīgs vēl jādara, ja vēl brīvi paņemt, tad vispār ideāli, ja tas ir vispār tehniski iespējams. Bet kādā ziņā, tā doma ir tāda, lai man nekur citur domas nebūtu jāvirz, lai nebūtu nekāda uztraukuma, nekas man cits, kā saka, nebūtu tāds vairs tik ļoti super svarīgs, kā tikai šī konkrētā runa, kas man ir jāsaka konkrētajā dienā. Ja? Es runāju par tādu ceļu nozīmīgām runām. Tad kaut kādas pāris stundas pirms uzstāšanās vajadzētu uzveidot tomēr špikerīti. Jums it kā tā runa tur rakstīta, it kā jau 3 nedēļas esat gatavojusies, bet tomēr. Un kā tad to špikerīšus veidot? Būtībā špikeru veidošana var būt dažāda. Teiksim, kā man mācīja tie pieredzējušie, tas paņem tādas mazas lapiņas, kādas krāsainas, es nopirku tepat kancelēs veikalā, viņas ir no kartona. Un tad vienkārši paraksta, teiksim tā, man ievadā, piemēram, ir jāpastāsta ievadā, kas rakstījuši, piemēram, tur, lai man būtu par tiem izteiksmes elementiem. Un tad es vienkārši, man ir uzrakstīts, un tas vienkārši, šīs kartiņas vienkārši lieku tik uz priekšu, un viņas varu izmantot. Man pietieks, būtībā tur varbūt tā, vai viņas ir uz kartiņām, varbūt, ka tā būs tikai viena lapiņa, kurai sākumā tur būs kaut kāda atslēgvārdi tikai ielikti, katrai domai, ko ir pateikti. Varbūt katram slaidam būs sava kartiņa. Tas skatās to situācijas no apjoma, cik tas nepieciešams ir. Un varbūt, ka tā viena lapiņa dažādām krāsām, es kā lasīju, citi izmanto tā, ka ar sarkano kaut ko ļoti svarīgu, kas jāpasaka, ar zilo tas, kas ir kaut kāds pieturas punkts, un ar oranžo vai dzelteno krāsu raksta to, kas ir kaut kāda skaitliskā informācija. Kaut kā tas, kas jums labāk strādā, to tad attiecīgi tajā špikrītī savada, vai tas varbūt ar uz vairākām lapiņām vai uz vienas. Bet kādā ziņā labāk, lai viņš ir. Jo tas, teiksim, tā, ka pēc jūsu ilgā darbošanās laika, tad tās pārslas pirms tam jums vienkārši atgādina pašam, un arī, ja kaut kas notiekās, tad jums ir tiešām tas špikers, kas varētu palīdzēt. Lūk, tad, kā es teicu, pāris stundas pirms tam būtu tomēr jāuzņem kaut kāds uzturs, lai būtu spēks izturēt, lai nenāk no uztraukuma varbūt ģībiens kādam vai kā citāda reakcija, jo, tas prasa tiešām, kā lasīju, tas ir kā tāds maratons, kurš jānoskrien, tieši tās publiskās, tās TEDx runas, kas ir, viņas apmēram 15-18 minūšu garumā, tas labākais fokus, kas ir tieši tādam runām, ko saka, jo šī, teiksim, mums ir vairāk kā lekcija, tas ir kaut kas cits višķiņš, cits garums, bet tām iedvesmojošām, tajām kaut kādām tādām iedvesmojošajām runām, tur ir tas nelielais, un tas ir tāds, ka tajā laikā ir jāizšau tāda enerģija, gan tas paņem fizisko spēku, gan arī tas cilvēkiem ir vienkārši tā varbūt liekas, ka tas vienkārši, bet būtībā tā tas nav, tas prasa. Un ja nav pietiekami šos spēka tīri no kalorijām, tad arī ir kā ir. Jā, un tad īsti pirms uzstāšanās, kā es teicu, paņemiet mazu pauzīti, kur var norobežoties, safokusēties, pirms iešanas runāti, lai varētu attiecīgi, kā saka,
būt pietiekoši, kā saka, veiksmīgi. Respektīvi, zem tā varētu būt kaut kādi rituāli. Varbūt tas ir kaut kāds karstais dzēriens, jāiedzer kafijas tastīti. Varbūt citam tā ir meditācija, citam tā, kā es teicu, tā paša sevis ievingrināšana, izvingrināšana. Un saku, tie vingrinājumi, kas ir, ko pirmie teica, ka pastāv ar muguru pret sienu, ar savilām kājām, vai arī, teiksim, šī gadījumā izpilda tos pietupienus, vai attiecīgi, paberzē rokas, un tad, kad tāds, sev tā pāpļo, būtībā, lai sajūtu savu ķermeni, lai asinsrite plūst, lai ir tāds kā tonus, tagad jūtu ķermeni, tad tur ir tāds, esi runāts un dodot spējīgs, kā saka. Nu jā, un tā kā jau jāstāv ir aizklusēs, vai tu zini, ka pēc programmas es esmu nākošā, tur vairs nav laika nekādais runas atkārtošanai, nē, tad tur vienkārši ir tas tajā brīdī ir vislielākais satraukums, vislielākais triciklītis iekšā. Tad vienkārši tas triciklītis jāpārvērš, kas tā kā negatīvs ir, par pozitīvo adrenalīnu. Es tagad iešu, man tagad ir iespēja jums pastāstīt. Un dodas pie savas auditorijas, un to arī dara un stāsta. Tā galvenā doma, kas būtu jādara. Bet par citām lietām, kas vēl pavada stresu un uztraukumu pirms runas, piemēram, par sarkšanu, tas ir mana aktualitāte, ko es jums toreiz stāstīju, ir tā, ka vienkārši jāuzliek būtu grims pudris vai respektīvi, kosmētiskas līdzekļi. Cita varianta nav, jo tā ir fizioloģija, tā ir daba. Vai nu man asinsvadi ir tik tuvu vai nav tik tuvu ādai. Vienkārši, ja ir, tas nozīmē, ka man to sarkšanu redz, bet tam, kam biezāk, tam neredz. Bet kādā ziņā tīri tehniski tā to vienkārši atrisināt. Ir cilvēki, kas nenormāli svīst pirms tam. Tad izvēlas drēbes, uz kurām nevar redzēt to svīduma pleķus vai nekur tev parādās. Vēlams būtu sagatavot arī plāns B apģērbam, ja gadījumā, tomēr gadās tik ļoti nosvīst vai kā citādāk neveiksmīga apģērba, bet katrā ziņā tas ir vienkārši ģērbes tā, lai neredz, kas svīst, un attiecīgi, lai ir otrs apģērbs. Par to mutes kalšanu viennozīmīgi, lai ir par rokai ūdentiņš un arī padaras pietiekami daudz pirms tam, lai ir mitrinātas balsaitas, tā kā runā, lai kā saka, viņas varētu būt spējīgas to darīt. Jā, un tad attiecīgi par dzērieniem ir dažādi diskusijas. Saka, kāda te tēja, kāda te kafija vai silts ūdens. Saka, es labāk kādu koniciņu. Ar to, protams, ir jāuzmanās, jo kas par daudz tas par skādi. Saskaņā ar literatūru 25 grami. Tas ir tas optimums, kas palīdz asinsritei skriet pa ķermeni un nedaudz atbrīvo. Ja vajadzīga tāda lieta. Jā, un tad pie tā visa stresa vēl mēdz būt tāda lieta, kā tas saucamais prāta aptumsums. Pēkšņi nezinu, ko teikt tālāk. Viss. Pilnīgi, bedra, neko nezinu. Man tā arī gadījies. Tas ir šausmīgi. Es atceros, pirmā klasē skaitīju pantiņu, un es nezinu, kas tālāk. Un tad man skolas atnāca, un viņi saka, varbūt šim pantiņam nemaz noslēguma nav. Nekas to varbūt citreiz, un vienkārši man aizdod. Es tādu sajūtos tik slikti, ka, bet neko tā bija. Un tā ir pieaugšā vecumā. Dažreiz vienkārši dzīvi cilvēcīgi gadās. Tas vienkārši gadās, un tas šī gadījumā ņemat laukā to špikeri. Ziniet, jāatcerās viena lieta, ka skatītājs, klausītājs, viņš jau nemaz nezina, ka man ir tas blackouts. Ka viņš šī gadījumā vienkārši domā, tur kaut kāda pauzīte, kaut ko tur tas runātājs domā. Redzi tādu iespēju, ka, ka vienkārši, varbūt, ka šī gadījumā grib padzerties, un tajā laikā es tagad domāju, ko es tagad jums tālāk stāstīšu. Un tajā laikā vienkārši, kā es teicu, rokām jābūt ir brīvām, šī gadījumā. Un tāpēc man man ir kabatiņa, un no kabatiņas es izvelku savu špikerīti, un tad es vienkārši ielūkojos, un tad atlieku atpakaļ, un attiecīgi var turpināt to savējo runu. Tādā veidā. Vai arī pasakiet, ka jūs esat tikai cilvēks. Pajokojiet par sevi, piemirsu. Nekas, atceros galvenais savu galveno runu, man šodien jāsāc par publisko runu, tad es vienkārši turpinu par šo savu galveno domu, bet varbūt es atstāju to, kas man tur bija iesākts, tā kā tas ir, vienkārši par sevi pasmējot. Es saku, es esmu cilvēks, man piemirsās. Un cilvēks sapratīs, jo viņi arī ir cilvēki. Tā kā viss ir kārtībā. Tāda tā lietiņa. Tad beidzot tas nonākuši līdz runas noslēgumam, kā tad viņu noslēgt vajadzētu būt, kā saka, kā teicu, runas noslēgums ir tikpat nozīmīgs kā sākums, jo tā ir tā daļa, ko noteikti vislabāk atcerēsies visi klausītāji. Visvairāk, kādā ziņā viņi paņems to sev līdz. Tas pa vidu viņi ir visticamāk kaut kas arī aizlidos, jūs zināt, tā atmiņa, cik mums ir īsa patiesībā. Tad, attiecīgi, šī gadījumā viennozīmīgi būtu, kā sakot, ja es atgrieztos atpakaļ pie savējās sākotnēji aprakstītās situācijas, ar ko sāku šo te savējo lekciju, kad, piemēram, sirds sitas kā negudra. Joprojām man tāpēc notiekās vairāk vai mazāk atkarībā no publikas, viņa man joprojām pastiprināti sitās pirms jebkuras runas teikšanas.
sejam kakls ir piesarkuši. Jā, es esmu no tiem cilvēkiem, kā man kosmetoloģi teica, tev ir asinsvadi tuvu ādai, tev tā vienmēr būs. Ja man ir nozīmīgāka runa, tad forši mums sievietēm izgudrots ir tāds kā pūderkrems, uzliek to kārtiņu, vai arī, teiksim, ja uz televīzijā, ka jāuzstājas. Tur tie cilvēki, kas tur klāt ir, viņi smuki tev nogrimē tā, ka tu neko nevar pateikt. Domāju, jā, tā likdienā būtu, kaut patiesībā es jau tur biju galīgi sārta. Nu, ja par to roku kāju trīcēšanu, nav vairs tik traki jau, kā saka, pieredze dara savu, māku to tik galā. Ja mute stīva liekas, ka nevienu vairs nevar vārdu pateikt, nē. Tomēr ir pieredze, tomēr, ja es esmu gatavojusies, man ir tā, es vienkārši varbūt, kā saka, vienkārši savādāk to pasniedz, bet kādā ziņā to var tikt galā. Un ja liekas, ka es vairs neko nezinu, es teikšu tā, dažreiz tā liekas, ka, ja tu zini, ka ļoti respektu labu cilvēku publiku un ka viņi ļoti zinoši konkrētajā jautājumā, tad tā liekas, ka tiešām, traki. Bet es esmu cilvēks, es zinu to, ko es zinu, un ja man ir kādreiz tas ļoti uztraucies, tad pasaku, es vienkārši neatceros. Cilvēcīgi. Vai saku, par šo jautājumu es neesmu interesējusies. Es vienkārši pastāstu, kā ir, tīri cilvēcīgi. Un autori lielāko tiesu arī to saprot un pieņem, jo viņiem arī līdzīgi var gadīties. Jā, un nav vairs tā, ka gribu beigt vai mukt. Nē, ja es esmu uzņēmusies, jo atbildīgs cilvēks tagad, ja es no tās lekcijas sāku, kad es tikko kā pasniedzēju jaunajā gribēju mukt, tad es zinu, ko es esmu uzņēmusies, es to izdarīšu, jo es jau uzņēmos, tāpēc, ka es zinu, ka es to varu. Un tāpēc tas galīgi vairs nav aktuāli. Un, ja par to skatienu, es joprojām mēģinu atrast, kā saka, publikā to skatienu, draudzīgo skatienu un viennozīmīgi, kā saka, tas viss ir atrisināms. Jā, un par to ātro runāšanu, tas ir jāsaka uzreiz, kā ir. Savu būtību mainīt nevar, kā es sapratis pa gadiem. Es esmu cilvēks, kas runā ātri, tas man ir raksturīgi. Jā, ir lēnāk nekā kādreiz, bet vienalga, es to daru ātri. Tāpēc man ir jāsagatavo noteikti 50 slaidi, nevis 5 slaidi, tāpēc, ka es nevaru par vienu slaidu ļoti lēni un gari un plaši stāstīt, bet man labāk, es mainu bildītes, man tā paša interesanti, publika arī pietiekoši interesanti, un es vienkārši, citreiz atkal, ļoti daudz, ko gribu pateikt īsā laikā, tad arī tā runa man varbūt tā ir ātrāk. Varbūt kaut ko stresiņš pastiprina, bet ar to ātru runāšanu ir tā, ka psihologi, kas lasīju, viņi saka, tie cilvēki, kas runā ātri, viņi ir tādi, kas ļoti grib ātri tikt no tās situācijas vaļā, un daļ tā viņi runā ātri. Daļai tas varbūt ir taisnība, bet, ja es konkrēti uz runas teikšu, tad tā gluži nav, jo es jau zinu, uz ko es esmu parakstījusies, uz ko es esmu uzņēmusies. Vienkārši tāda ir mana būtība, un es to vienkārši pieņemu. Un tie cilvēki, kas arī mani zina, viņi saka, jā, tas viņai ir raksturīgi. Bet, protams, es sev tomēr saku, Ilga, stop, centies lēnāk, jo, lai labāk cilvēki to saprastu, viņiem tomēr vajadzīga tā lēnāka runa. Bet tas ir, ar ko man jāstrādā, un vienkārši to pieņem, kā saka. Tāda tā galvenā doma par saistībā, ja atgriežos pie tā sava sākotnējā. Bet viennozīmīgi, kā saka, ja tas runa par to runas nobeigumu, kā saka, jāatceras, ka tā ir tā runas atsildošā daļa, kad mēs tā kā atvadāmies no saviem ciemiņiem. Tad apmēram tā sajūta jābūt. Saka, es esmu jums izstāstījis tādu tā situācija, tad attiecīgi izsaku dažus šos efektīvos runas elementus, ko es jums pirmīt aprakstīju. Tie varētu, saka, palīdzēt. Ja, un viennozīmīgi te ir svarīgi sasaistīt varbūt to ievadu ar nobeigumu, tā kā es tikko arī izdarīju, kas atgriezos pie to, ko jūs vairs jūs uzmanību, ko es jums sākumā teicu, un to, ko tagad, kādā situācija ir mainījusies. Ja? Un būtībā te ir uz ekrāna redzams, kādi tie galvenie elementi, ko lieto runas noslēgumā. Tas varētu būt, parasti, ko vajag lietot, ir šis kopsavilkums par to, kas tikko tika izrunāts. Tad izteikt kompliments publikai, kā saka, es arī jums saku, jūs esat fantastiski, ka jūs esat bijuši kopā ar mani tik tālu. Varbūt tā ir kaut kāda jums dāvana. Tas varētu būt tik praktiski, ja, ka jums šī gadījumā, ziniet, ja jūs gribat vairāk par publisko runu uzzināt, jums noteikti ir jāpaņem Menziņas grāmata. Tur ir lieliski dažādi šie elementi, ko varētu lietot priekš savas runas attīstības. Vai arī paklausieties Zani Daudziņu, jums vienkārši nosaukt tos autors, vai arī Viesturu Meikšana runas skolu. Viņi ir vienkārši lieliski šajā jautājumā zinoši, un Latvijā tādi
no kuriem vislabāk varētu pamācīties. Tas ir vienkārši, lai jums nebūtu pašiem jāsāk no jauna, ka es jau to atradu, es jums vienkārši padalos to informāciju. Varbūt kādu jau linku es jums varu aizsūtīt, apsolos, ja jums būs interese par to. Vienkārši tas ir tāds, tā kā mana dāvana. Ja man cilvēkam, kas saistīts ar pārtiku, vēl ļoti bieži tā, ka es jums reāli, nāciet, tur pēc runas es jums iedošu pagaršot tos manus kukainīšus, kā viņi garšo, ja jums kādam ir interese. Es būšu tur tajā telpā, nāciet man līdzi pēc šīs sekcijas beigām šim pasākumam. Nu, tad attiecīgi, vai arī varbūt citi, teiksim, tie, kas ir varbūt kaut kāda saistība ar mārketingu, ka viņi tiešām saka, reku, tur tā galdiņa ir bukletiņi par šo te produktu, ko es jums te tikko stāstīju, vai par šo te mūsu piedāvājumu varat reku paņemt. Nu, tas ir tas noslēgumā. Nu, un vai arī vēl teiksim, tas ir varbūt kaut kāds arī praktiski turpinājums tai mūsu tikšanās reizē, saka, ka es jums saku, paldies, ka jūs noklausāties manu lekciju, un es jūs labprāt aicinu uz nākamajām zontu lekcijām atvērtajām, kas būs nākošu nedēļu, otrdien un ceturtdien, kas arī ļoti interesantas tēmas, kas jums tīri cilvēcīgi noderēs par cieņpilnu komunikāciju, par problēmu risināšanu, laipni aicināti. Un es arī turklāt arī būšu viennozīmīgi, noteikti, un tā kā tikai es nebūšu kā lektors, bet es būšu kā klausītājs, bet ja jums būs interese mani pakoncentrēt par šodienas tematu vai veidot diskusiju, laipni aicināti. Tā kā, tādā veidā tas varētu būt šīs tā runas noslēgums tā kā, tam visam. Nu jā, un tad gala rezultātā rekur būtu tad veiksmīgas publiskas zelta likumiņi kopā. Vārdsakot, sagatavojieties. Tomēr šo runu vajadzētu uzrakstīt. Es kādreiz šo punktu galīgi nenovērtēju. Man likās, kas es tad tāda gudra, es jau uzreiz te šaušu. Ziniet, ko tas ekspromptum ir jau labi, bet ja nav viņa definēta uz lapas, nav vismaz galvenie teikumi, kaut kāda galvenās rindkopas, tad nav zināms, kā tā runa vispār beigsies. Sāksiet ar vienu, beigsiet pavisam kaut ko citu, vai tiešām tāds jūsu mērķis, padomājiet labi. Un tas jums arī palīdzēs safokusēt, ka tā gatavošanās to arī veido, jo cilvēks katru dienu ar citu domu ceļās, kā saka, un tad ļoti daudz kas mainās, un tad ir paši, ka var pārlasīt un tad atgādināt, ko tas bija pirms tam labi atradis par konkrēto tematu. Un tad labi. Protams, kā es teicu, saku, fokusēties, audzēt balsi pirms runās, ja tieši tā runa ir garākas lekcijas jānosauc, tas, kā saka, svarīgi, lai izturētu šo garo maratonu. Padomāt par to, kā saka, cik daudz un ko vajadzētu un ko nevajadzētu teikt. Atcerieties atgādinājumu, ko noteikti nevajadzētu, un tad pavērot sevi, ko jums vajadzētu, lai jums būtu spēks performēt ar savu runu veiksmīgi. Tad īpaši uzmanību pievērsiet šim ievadam, pamodiniet, ieinteresējiet publiku, izmantojot tos elementus, lai noturētu uzmanību. Tad pēlpojiet, LP bilzīgi nozīmē ceļš, ja gribas teikt garos teikumos, paplašinātos un attiecīgi radīt harmonisku iespēju uz klausītājiem un arī pašam justies labi. Tas ir svarīgi. Acu kontakts ar publiku viennozīmīgi. Runāt ar pārliecību un par to, ko zini. Neiet tur, ko nezini. Būt tādam, kāds esi. Un tad tie konkrētie runātāji, tie klausītāji, kas tie pieņems, tad viņi arī būs ar tevi kopā, tā saka. Protams, runāt skaidri, maksimāli un tā, lai visi dzird, atkarībā no šīm arī tehniskām iespējām, dot savu enerģiju, savu prieku publikai maksimāli, jo tikai tā iedarbojas, jo runātājiem ir viens no uzdevumiem izlādēt publiku, tāpat arī runātājs uzņem to atpakaļ enerģiju. Tad atcerieties par ūdentiņu, ūdentiņš, špikerīši, jā, ļoti svarīgi, lai būtu. Tad šīs te saucamās maģiskie skaitlīši, atcerieties, 3 nedēļas vajadzīgs veiksmīgai runai, apmēram 4 sekundes pirmā iespaida veiksmīgai radīšanai, un tad attiecīgi vēl 18 ir tas fokus, ko ir iespējams noturēt pie publikas. Ja, un tad attiecīgi veidot varbūt nākošo bloku, vai pietiek tādu garumu tā runai. Ja, 3, 4, 18, atcerieties, tas kā skaitlīši varētu noderēt, lai būtu tā lieliski. Nu, būtībā vienmēr, lai kāda tā runa būtu, lai kas veidotos galvenais vēstījums, kāds tas runas mērķis ir jāpatur prātā visu laiku. Nu, tie galvenie, attiecīgi, tie likumiņi arī, kur ir viņus vistiecīgi uz ekrāna, visus, kas saka, varu salikt, lai būtu tā formuliņa. Nu, jā. Tad, kas saka, ejot vēl uz priekšu, tas vienkārši tādi kā maziņieta atgādinājumi, atsakot, runa ir dzīves tā kā organisms, un būtībā spoguļu neironi. Kādi jūs būsiet paši pret publiku, tādu visticamāk arī publika pret jums būšu tāds nobijies un īgnis un kāds, nu tad līdzīgi arī tā publika nospoguļos. Smaidam, tas ir galvenais. Ja, un atbrīvoties, vienkārši pieņemt sevi un pieņemt citus, kāda viņi ir, tad jau attiecīgi arī būs. Tā ir tā galvenā doma. Tā, ka es tagad
vienkārši nezinu, cik es skatos ar tiem laikiem, jo man sākotnēji tika teikt, ka man jāgatavas pusotru 2 stundām, man tā rutē sanāca tieši tā, kāda viņa ir tā praktiskā darbošanās, kas man tā kā bija paredzēta. Es nezinu, vai tas jums ir spēks un laiks pret to, bet kādā ziņā es vismaz sagatavotos elementus jums varu parādīt, ja ne gluži pat jums, tad vienkārši kā viņi darbojās, tīri praktiskā darbošanās ar to mutes iesildīšanu. Šī gadījumā, kas varētu būt, kad vienkārši jūs paskatieties man līdzi, varat pie sevis padungot, kad būtībā, lai jūs savu muti pirms runāšanas iesildītu, jums vienkārši būtu jāpielieto pavisam vienkāršas labas lietiņas, kas lieliski strādā no šiem speciālistiem, kas par šo tēmu. Viņi, kā saka, tiešām, ka jūs ņemat tur burtiņus, o, a, e, pavēlat, lai tur sajūtat savu kakliņu, savu balstiņu un lieliski palīdz, tā kā piemēram kā zirgs, izsprauslojos, riktīgi staipa balss saites, atbrīvo stresu, atbrīvo sejas muskuļus, vai kārtīgas viepļus uztaisa seja, au, ei, i, u, vai arī kā patēlot salveci, ho, 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 tas nozīmē savu diafragmu vēdera, lai, kā saka, lai tā balss intonācija nostabilizēs, lai nav tāds, kā jūs šodien būs tēma par publisku, respektīvi, lai tas balss ezderiņš ierunās ho, 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 vai pazumot, vai tur tur ganga, bunga, respektīvi, šī gadījumā šeit dažādie tādi maziņie, kā saka, mutes iesildošie vingrinājumi, kas lieliski strādā. Vai arī, ka tā kā jūs paņemat kādu no, teiksim, šī kombinācijām, tad attiecīgi dažādās tonalitātēs, teiksim, paņemšu to burtiņiem, vai tur skaļāk, klusāk, augstāk lejāt, vilnīšus veidoti. Nu, tie tādi, viņi izklausās varbūt no malas smieklīgi, bet viņi, nu tā viņi strādā. Tāpēc jau var saka, tās dažas minūtes pirms uzstāšanās norobežoties no citiem, lai var šito visu padarīt, lai var tiešām palēkāt, gan arī savu muti, kā saka, izpūst, izstrest un parunāt un burtiņus, kā saka, apaļus. Un tad kādus mēles mežģi parunāt skaļi, reku klasika, ja, mēles mežģiem. Šis žagaru saišķis nav mans žagaru saišķis, bet ar tās žagaru saišķis, kas nolikts šķērsām un pārsēs ar šņori, ir mans žagaru saišķis. Klasika, vai ne? Vai arī par saušlēju dzelzceļu, kas tumsā šķiet tumšs, tukšs, drūms. Vienkārši to var dienā, vai arī pirms uzstāšanās efektīgi, kā saka, un tad vēl dažādām te intonācijām, mainot, tas viss lieliski nodara, lai veidot šo veiksmīgu publisko runu. Vai arī kaut kāda mēles mežģi, un arī pa dažādiem burtiem, dažādiem šiem te, kā saka, lai varianti būtu, lai visi muskulīši, mutes un mēles tiktu iemingrināti, piemēram, viegli vēji, vīksnāvijas, liepu, laipu, liku, maigi, mikli, miegi, miglā, zem zedeņiem, zemenes zēns. Nu, būtībā tas ir treniņa jautājums, ja, un darbošanās jautājums, kā saka. Un viņi strādā nevēl, tad viņi jau entos gadus ir, un tiešām tad tikai ja, jūt, ka tāda nepieciešama attiek lietot. Un tad par dikciju. Šis es atradu, kas ir viens no efektīvākajiem mēles mežģiem, ko lietot, lai tādu stabilu dikciju veidot, kas nu, vairākiem cilvēkiem tomēr ir problēma. Pupa pa kapeikai. Tad viņu izsakot vairāk kārtīgi un regulāri, tad arī attiecīgi šo dikciju efektīgi var uzlabot. Tad viena liela interesanta lieta, ko es atklāju, es nezināju šito par tiem šaušliešu dzelzceļiem un par citiem iepriekš, ko es pieminēju teiktiem, kā saka, jau bija dzirdēts, bet vēl, kas ļoti labi strādājot, ir izmantot tādas palīgmetus kā, piemēram, vīna korķis. Ieliek mutē vīna korķis, tagad atļaušos ne tik skaisti izskatīties, bet vienkārši kā tas strādā. Ja es ielieku mutē korķi un mēģinu izteikt mēles mežģi, varam izdarīt tā. Vienu rītu, citu. Un tagad bez korķa. Vienu rītu ripu citu rītu stību cirtu. Ja jūs pamēģināsiet, jūs sapratīsiet, tā kā korķis, viņš bremzē, viņš tā kā tāds traucēklis, nu šausmīgi kaitinošs elements ir. Nu, tikpat labi tur varētu būt kāds riekstiņš vai kastanis, kuriem ieliks uz ekrānus. Un tā, ka jūs izņemat laukā, jūs saprotat, cik mute brīva, un tad jūs tiešām varat runāt skaidri. Tas strādā, riktīgi interesants. Šis man bija arī atklājums, kā to varētu darīt. Tā kā tāds elements priekš tā visu izteikšana. Pēc tam, lai tā runa būtu interesantāka un nebūtu ka monotona, kas arī ir vairāk runātāja problēma, ka kādu mēles mežģi izpilda dažādās tonalitātēs, dažādiem uzsvariem. Šī gadījumā, ka, piemēram, tad tiek uz pirmo vārdu, tad uz otro, tad trešo, ceturto, piemēram, dzer dzidru dzidras dziru, vai dzer dzidru dzidras dziru, vai dzer dzidru dzidras dziru,
vai dzert dzidras dziru. Un atkarībā no tā, kas jums šī gadījumā runas sakāmajā ir tas svarīgākais, tad uz tā liek akcentu, jo mazāk svarīgo izrunā patiesībā ātrāk, bet tādu vairāk svarīgo izrunā palēlināti, akcentēti, citādā kā tonī, ar pauzītēm. Tad, attiecīgi, jūs sasniedzat to konkrēto rezultātu. Un saku, šie mēlis meži tam lieliski palīdz. Un vēl ir palīgi līdzekļi, kas tieši jūsu balsī lieliski noderētu. Arī tīri elpa, un šī gadījumā spriedzes noņemšanai, tas ir to pašu glāzi, ko jums visu laiku rāda, un paņemt, izmantot salmiņus. Ja? Šī gadījumā, vai nu vienkārši tas kokteļa salmiņš, vienkārši, tas ir metāla vai papīra, un būtībā paņemt salmiņu un ar viņa palīdzību pateikt burtiņu upi. Tā. Tas nozīmē, ka vienkārši jūs atkal sildat savas balss saites, vai arī tādu rotaļīgo variantu, kad ieliekat iekšā glāzē šo salmiņu, un tad apmēram 2 cm dziļumā, un tad vienkārši pūšat laukā. Tie cilvēki, kam tas krekšis pirms runāšanas traucējošais, tas palīdzot par to krekšinu, kad vienkārši pūš, tad būs palīdz, ka balsi, un būs vēl zinām tādu atslābinājumu, un tā kā stresu, un zinām tādu kā, smaidiņu sevi izlasīt, ka vienkārši pūšam iekšā, tā kā jūs bērni to dara. Vai arī vēl no bērniem, ko var aizņemties, kas arī tāds kā elpas atgūšanai, spriedzes mazināšanai un vispār smaidām varētu būt šīs te veidzirnaviņas. Ja? Papūšam veidzirnaviņas. Nevar nepasmaidīt, piekritīsiet, bet viņš arī dara citas lietas, kas jūsu balsī vedīs priekšrunas. Tā kā ir dažādi varianti. Protams, ir arī elpošana, kas ļoti nozīmīga, kas jātrenē šī gadījumā. Man patika, tur daudz, Vims Hofs un kas tik vēl tur nav. Man cilvēkam, kuram tas, kā saka, nav tik dziļi tajā tēmā, man patīk šis 3 vienā skatīšu, 5, 5, 5. Tas nozīmē, ievelku elpu caur degunu, 5 sekundes, tad 5 sekundes izpūšu to caur muti elpu, un pēc tam 5 sekundes aizturu. Un tā vairākas reizes atkārto. Un tā, ka tas stresiņš ir, tad viņš vienkārši stabilizē to elpu un nomierina. Ļoti lieliski strādā tāds elpošas vingrinājums, ka vienkārši. Un tā turpina, vārds sakot, ik pa 5 sekundēm, un atkārto vismaz 5 reizes. Ar to ielpu jūs arī piegādājat smadzenēm skābekli lieliski, jūs nomierināties, daudz pozitīvu efektu. Būtībā, jebkurš elpošanas vingrinājums arī dar cits tam visam. Tad vēl forši vingrinājumi, kas saistībā ar stresu atbrīvošanu. Pasaules kaķītis man riktīgi patika. Tas šī gadījumā ir arī ar skaņu palīdzību. Varu piecelties kājās un sevi izrināt, vai arī kaut vai tikai skaņu veikt. Tā kā jūs saucat savu kaķīti. Un te tā galvenā doma ir tāda, ka tā dusmīgi to kaķīti ir jāsauc. Ka tā, lai jums tā diafragma strādā. Tas nozīmē, ka viss šis balss aparāts tiek darbināts. Un ja vēl jūs pieliekat klāt to, ka jūs varat, piemēram, šī gadījumā ar ielpu. Es noliecos, ielpu, izelpoju, un tad pieceļos. Ja tu atkārto vairāk, jūs sajūtat atkal cirkulāciju ķermenī, stresiņš pilnīgi kā nebijis aizskrien, un kaķīti arī varbūt pasauksiet. Ja sanāks kaut kur tuvāk būt kaķītim. Man sunītis, man nav kaķīšu. Jā. Tad vēl, kā saka, lai to savu ķermeni ieeļot. Es teicu dažādi šie vingrinājumi, ka tas tādiem ir, ka jūs varat tēlot lielo kaut kādu baznīcas svanu, ka jūs ar elpas un kustību palīdzību kā uz vienu pusi, uz otru pusi. Un tā vienkārši šūpināt sevi ar elpu un izelpu. Un uz vienas puses, uz otru pusi. Tas arī tā kā jums liek tā kā višķi savu ķermeni atkal atgūt sevi, nevis atdot stresam. Tāds efektīvs vingrinājums. Un vēl man ļoti patika stresa palaišana ar piepumpē riepu. Rītīgi poša skaņa, kas atkal palīdz gan mutes muskuļus atbrīvot, gan arī stresiņam. Un tas šī gadījumā izsakot, tas šī gadījumā atkal nostājas taisni. Jā. Kā kaut kāds platumā, un tad tālāk tā, ka pumpē riepu tā. Tas būtībā purina gan ķermeni ar maziem pietupieniem, gan arī diafragma ar tā F-burtiņa palīdzību. Tad kādu minūti vai cik tur sekundītes jūs papildīsiet arī. Ja smieklis sanāks, ja atbrīvosieties no visa, kas neveidīs tajā brīdī. Tāds arī efektīvs vingrinājums ir. Tad noslēgumā es jums sagatavoju vēl tādu vienu skaistu spēli, tā var teikt, komplimentu teikšanas spēli, kas uzlabo noskaņojumu viennozīmīgi, bet arī ceļ pašapziņu. Kas ir šī gadījumā doma ir kāda?
ka, teiks, izvēlas kādu cilvēku no klātesošiem auditoriem un pasaka viņam komplimentu. Šī gadījumā tas cilvēks, kas to komplimentu saņem, viņam ir viennozīmīgi par to jāpasakās, jāatkārto. Piemēram, kā saka, es pasaku, tev ir skaists vārds, Anniņa. Anna, mūsu prezidentis, Anna, tev ir skaists vārds. Un Anna man atbild, jā, man patiešām ir skaists vārds. Un tad Annas uzdevums ir teikt, vēl klāt pie tā, tā komplimenta, ko es pateicu, kaut ko vēl, ko viņa domā par sevi, kas viņai ir labs. Viņa saka, un vēl man šķiet, ka es esmu ļoti draudzīga. Un tad Anna izvēlās kādu cilvēku, kam pašai pateikt komplimentu. Būtībā tā galvenā doma, pieņemsim. Un tad atradies, ko es teicu par to komplimentu teikšanu, ka te lai nav tā, ka šī gadījumā pasaka par kaut kādām lietām. Šī mūsu gadījumā mēs viens otru neredzam, tāpēc ļoti labi, ka neredz lietas varbūt, ka mēs varam tikai vadīties pēc nojautām, vai arī, ka mēs to cilvēku zinām, ja? Teiksim, pieņemsim, ka nav tā, ka Maija, tava kleita ir skaista, bet, ka, teikt, Maija, tava kleita ir lieliski, izsaka tavu sievišķīgu augumu, pieņemsim, tādā veidā, ka tā Maija ir tā īpašā, ja? Un tad, attiecīgi, lai tas, kā saka, lai tie komplimenti, kā saka, lai varētu cilvēkam par labu nākt. Ja? Teiksim, šī gadījumā es vēl pateikt mūsu zontā, bet, teiksim, Liesma, tu esi ļoti gudra un tu dāsni dalies ar savu gudrību, tu vienkārši dāsna. Un tad, attiecīgi, Liesma varētu būt man jāatbild, jā, es esmu dāsna, un vēl, tad, attiecīgi, ko viņa vēl par sevi gribētu pateikt, kas viņai vēl tās lielisks ir. Vai Kristīna, piemēram, no mūsu zontām, tu redzi pasauli vienkārši fantastiski skaisti, jo tavas bildes vienmēr tik skaistas ir. Un tad tu man teiksi, jā, es tiešām redzu pasauli skaisti, un manas bildes ir lieliskas, un vēl es esmu tāda un tāda. Vai arī Baiba mūsu. Tu spēj atrast valodu ar ikvienu, man tā liekas, tas ir harizmātisks. Un Baiba saka, jā, es esmu harizmātiska, un vēl es varu to un to. Un tā varētu turpināt par katru, es vienkārši, šoreiz, cik šis zontas tikšanā, tāpēc es attiecīgi tā, to varētu. Bet, kādā ziņā, ja ir vēlēsies, mēs varētu šo uzspēlēt, bet kādā ziņā šis ir viss no manis. Paldies, ka jūs izturējāt, tie, kas izturēja, tie, kas nevarbūt varēs paskatīties ierakstā, tad ņemiet par labu šo te manu teiktu. Dalījos, ar ko es vienkārši paldies jums. Tā kā tas būtu man šodien tā kā viss, ko es vēlos. Vai jūs ir vēl kādi jautājumi un vai vēlamies uzspēlēt to spēli par komplimentiem? Kā jūs jūtaties? Halo, kāds dzird mani? Kāds grib komunicēt ar mani? Vai visi ļoti aktīvi kaut ko darbojās? Tā, tie, kas klātesošie.